Nu, ko labvakar? Labvakar! Šodien ir 14. novembris 2024. gads, un mēs esam jau vairāk kā 50 cilvēki uz sākumu kripto pamatiesācējiem, tātad šim kursam, ja, kuru mēs šodien ar Rihardu, tā teikt, ar Rihardu kopā jums pastāstīsim. Tātad kripto pamatiesācējiem šodien tiešām doma. Es saprotu, ka redz man ekrānu tagad, ja pirmo slaidu. Jā, redz. Jā, tad 14. novembris, jā, nu, kripto nozare iet uz priekšu, laiks mainās un viss kaut kas attīstās. Jā, teiksim, tā kā tie cilvēki, kas skatās ierakstā, tad pievērsiet uzmanību šim datumam, kad tas ir ierakstīts. Jā, jo kriptovalūtu cenas tajā brīdī, kad jūs skatīsieties ierakstu, katru reizi būs citas. Jā. Nu, lūk, tad iepazīstināsim mēs abi divi ar Rihardu sevi. Tātad es esmu Vilnis Priedītis. Esmu 30, nu jau gandrīz 5 gadus biznesā, esmu izveidojis dažādus uzņēmumus, vadījis dažādus uzņēmumus, arī viņus pārdevis. Ja, teiksim, protams, ir bijuši arī neveiksmīgi uzņēmumi, kas ir bankrotējuši, ir bijuši ļoti veiksmīgi. Ja. Es esmu biznesa cilvēks, kurš ir savā mūžā 4 gadus nostrādājis. 4 dienas nostrādājis algotu darbu, es atvainojos, 4 dienas tikai algotu darbu savos 56 gados. Ja, tā kā es vienmēr biju uzņēmējs. Ja. Esmu izveidojis savu kripto projektu, Daitex Token.com. Jeb tokens Daitex, ja, teiksim, vadu šo. Tāpat esmu izveidojis, nu jau ir startējusi aplikācija Matchful, ja, kura arī ir radusies tikai tāpēc, ka es esmu nodarbojies ar kriptovalūtu. Ja. Jā, es esmu izveidojis arī kripto numuru viens. Mēs viņu pirms kaut kāda laika saucām par kripto skolu numuru viens. Ja, tagad mēs esam rebrandojušies un kripto numuru viens. Tas ir tā kā vesels kanāls, kur mēs stāstām par kriptovalūtām un Telegram grupu kanāls un dažādas papildus informācijas, ja, kur mēs esam 4 partneri kopā. Tātad es, Rihards, Arturs un Andrejs. Ja, nu, šodien mēs ar Rihardu divatā vadām šo apmācību. Ja. Mani sociālajos tīklos pazīst TikTokā visvairāk kripto nozarē. Es tur esmu kripto plikpauris. Ja, bet ņemiet vērā vienu lietu, ja kādreiz jums kāds kripto plikpauris TikTokā raksta personīgi, ja, teiksim, tad tas neesmu es, jo es nevienam nerakstu personīgi. Ja, man ir, diemžēl, ļoti daudz cilvēku mēģina atdarināt, ja, teiksim, un it kā manā vārdā piedāvāt kaut kādus nepārbaudītus projektus, ja, pareizāk sakot, skam projektus. Ja, teiksim. Nu, lūk, Rihards, stāsti tagad tu pats par sevi. Jā, čau visiem. Tātad, jā, mani sauc Rihards. Esmu šajā kripto nozarē jau 5. gadu, un jau 5 gadus tā kā tiešām to daru tā kā full time, jeb pilna laika, un tā ir man tā kā pamata nodarbošanās. Esmu pamatā ilgtermiņa investors, traderis, tātad arī īstermiņa kaut kādus treidus veicu. Sāku to ar indeksu fondiem, akciju tirgu, un tas mani aizved uz šo kripto, kas ir daudz interesantāks un cenas ir straujākas. Uh, Esmu arī dažādu veiksmīgu NFT projektu veidotājs. Uh, Nu jā, tas arī īsumā par mani. Es nejauši pārslēdzu, ja, bet jā, paldies, Rihard. Paldies, Rihard. Jā, un tad mēs šovakar, jā, tieši tā divatā pastāstīsim. Un sāksim ar vienu ļoti svarīgu lietu. Jā, teiksim, mums ikvienam ir jāsaprot, jā, ka kriptovalūtas, jā, ir saistītas ar riskiem. Ir saistītas ar riskiem. Ja, un šo ir vērts pat nolasīt. Ja, teiksim, investīcijas kriptovalūtās ir augsta riska finanšu darbība, un tās vērtība var ievērojami svārstīties. Ja, informācija, kas tiek sniegta šajā saturā, ir paredzēta tikai informatīviem, izglītošiem nolūkiem un nav uzskatām par finanšu, juridisku vai ieguldījumu konsultāciju. Ja. Lūdzu, pirms ieguldīšanas rūpīgi izvērtējiet visus riskus, un, ja nepieciešams, konsultēties neatkarīgu finanšu konsultantu. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem un izdevumiem, kas var rasties veicot
darījumus ar kriptovalūtām. Un aicinām ieguldīt tikai līdzekļus, kurus jūs esiet gatavs pilnībā zaudēt. Ja? Tas ir jāsaprot, ja teiksim, tas, nu, tas tā ir. Ja, teiksim, ja? Jā, tas tā ir. Bet nu, ķersimies klāt. Pirms mēs runājam par kriptovalūtām, ja, un kripto nozari. Nu, šeit ir, es pareizi saprotu, dažādi cilvēki, kas ir ar dažādiem zināšanu līmeņiem, ja, un tā tālāk. Ja. Mums vienmēr ir jāsaprot, kāpēc mēs to darām un kāds ir mūsu mērķis. Ja, teiksim. Un mums būtu katram jāatbild, kāpēc man tas interesē, kāpēc esmu šeit, ja, kādi ir mani mērķi kripto nozarē, ja, teiksim, jā, cik laika es esmu gatavs ieguldīt kripto nozarē, lai mācītos, lai darbotos ar teiksim, šo, jo mēs jau mācāmies katru reizi, kad mēs kaut ko darām, mēs vienalga turpinām mācīties, ja, tā man kaut kas uzkārās. Man kaut kas uzkārās prezentācija. Jā, un cik es vēlos arī nopelnīt. Ja? Tā tad uz šiem jautājumiem ir pašam sev jāatbild. Jo kripto nozare ir ļoti, ļoti, ļoti plaša, ļoti, ļoti daudzveidīga. Šeit ir iespējas strādāt gan ar mazu naudu, gan ar lielu naudu, gan arī principā patiesībā arī bez naudas. Nu, labi. Dažiem dolāriem, ja, dažiem eiro. Ja, teiksim, ja, ir iespējams sākt darboties un arī nopelnīt. Ja, protams, katrā gadījumā šī stratēģija būs savādāka. Ja. Vienā gadījumā jums ir, piemēram, mazs budžets un daudz laika. Jūs varat darīt vienas darbības, jums ir liels budžets un maz laika, jums ir citas, ja, jums ir liels un arī ir laiks vēl savādāk. Ja, teiksim. Tā kā šīs iespējas ir ļoti dažādas, ja, un tajā brīdī, kad kāds cilvēks uzdod vienkārši jautājumu, kur man ieguldīt, ko man tagad vislabāk darīt, ja, tad es vienmēr uzdodu šos jautājumus. Ja, arī tad, kad cilvēki nāk pie mums uz konsultācijām, jo mums ir arī privātas konsultācijas, jā, tagad mūsu kripto numur viens Telegram kanālā un kripto numur viens čatā, ja teiksim, var atrast mūsu kontaktus, ja teiksim, un, ja cilvēks saka, es esmu iesācējis, grib atnākt, šie ir pirmie jautājumi, ko es uzdodu, lai es vispār saprastu, par ko mums ir pamats runāt, ja teiksim. Tas ir katram pašam, ja teiksim, jāsaprot, ja. Nu, lūk, tāda kriptovalūtas, ja teiksim, viņas sauc par valūtām, ja teiksim, mēs tā viņus dēvējam, ja teiksim, bet ir ļoti vienkārši jautājums, ja. Ja mēs paskatāmies uz parasto naudu, mūsu pierasto, ja fiat naudu, kā mēs to sakam, ja, tad ir ļoti vienkārši jautājums, tad ar ko atšķirās viena 50 eiro banknote no otras 50 eiro banknotes, ja, teiksim. Nu, ļoti vienkārši ar šo numuriņu, ja, teiksim, ar šo numuriņu, jo, ja šis nu, nav divas banknotes ar diviem pilnīgi vienādiem numuriem. Ja, teiksim, nu, ja tas gadījumā tā ir, tad viena no viņām ir viltota. Ja. Nu, lūk, es jau šajā brīdī uzreiz pateicu to, ka šādu naudu var noviltot. Ja, ja šādu naudu var noviltot. Ja. Ja mēs paskatāmies uz kriptovalūtu, ja, teiksim, tad kas ir kriptovalūta? Kas man neiet ar prezentāciju uz priekšu? Ar, tā, kas ir kriptovalūta? Jā, teiksim, tā man neiet prezentācija uz priekšu, diemžēl. Es, kā tas ir? Varbūt tā bultiņu pamēģinu uz priekšu. Es skatos, bet man kaut kas tur neiet. Jā, tā kā nē, aizies. Gan jau aizies, nekur neliksies. Jā, tāda kriptovalūta, jā, ir digitāla valūta. Jā, tas ir vienkārši man jauns dators. Jā, tas ir tie dažādi šādi gari digitāli kodi, jā, teiksim, kuros tas viss tiek iekodēts iekšā. Jā. To nevar paņemt rokās. To nevar noviltot, ne sevišķi, ja mēs runājam par Bitcoin. Jā, šeit ir visādas kameras, kas mēģina ar vienu un to pašu nosaukumu taisīt dažādas kriptovalūtas, ja, teiksim, un lai cilvēki domā, ka tās ir īstās, ja, teiksim, tādā veidā. Ja. Un kriptovalūta ir, nu, padomājiet, ja jums šāds 50 eiro banknotēs būs 1 miljons, ja, teiksim, skaidra nauda, cik viegli jūs varēsiet ceļot pa pasauli ar savu naudu. Ja. Jā, nu, es domāju, ka diezgan sarežģīti būs. Jā, teiksim, nebūs droši jau tāpatās un pār robežām daudz ko tikt. Jā. Savukārt, kriptovalūtu jūs varat pilnīgi brīvi viņai tikt klāt jebkurā pasaules vietā. Jā, it sevišķi jūs izmantojat kriptomakus, ja kriptobiržas, tur varbūt mēs par to runāsim, tur dažādās valstīs dažādas arī tur nav pieejamas, jā, teiksim, tā tālāk. Jā. Jūs varat brīvi pārskaitīt kriptovalūtu no jebkuras vietas uz jebkuru vietu, ja teiksim, tas ir baigi forši. Ja.
Tātad mēs esam bieži redzējuši reklāmās šādas monētas, ja teiksim, ja, un es zinu, ka ir cilvēki, ja, kas nav vēl saskārušies, viņi domā, ka tiešām ir šādas metāla monētas. Nē, tas ir tikai reklāmas nolūkos, ja teiksim, tādā veidā tas nav. Ja teiksim, ja jūs kādreiz kāds ir redzēts šie gadījumi, ka kāds saka, es nopirku bitkoinu un rāda, ja teiksim, šo metāla monētu, ja, tas ir tikai reklāmas nolūkos, ja teiksim, tādas viņas nav un neeksistē. Lai arī mēs kriptovalūtu tautā saucam par monētām. Ja? Mēs sakām, kādu monētu tu nopirki. Ja? Jo kriptovalūtas ļoti dažādas, ja? Teiksim, mēs viņus saucam par monētām. Mēs nedomājam šādas monētas. Ja? Tā kriptovalūtas ir ļoti dažādas. Ja, tad ir ļoti dažādas, ja teiksim, viņas ir ļoti daudzas. Tūlīt arī parādīšu dažas tādas platformas, ja, kur viņas var atrast. Ja, teiksim, un viena no nu, ir koini, ja, teiksim, kurus mēs saucam par koiniem, ja, teiksim, ir tokeni, ja, teiksim, ar ko viņas atšķirās. Ja, teiksim, nu, lai arī nav varbūt tāda pilnīgi oficiāla definīcija, tad koinus tomēr uzskata par tām kriptovalūtām, kurām ir savu blokķēdi, jeb infrastruktūra, ja, teiksim, uzbūvēta. Es ir stāstīšu ļoti vienkāršiem vārdiem, kas ir blokķēde. Ja, un savukārt tokeni ir tās valūtas, kurām nav savas blokķēdes, kuras izmanto citu kriptovalūtu infrastruktūru, jeb blockchain. Ja. Ir tā saucamie stablecoini. Ja, teiksim, tas ir ļoti būtiski saprast. Ja, teiksim, tad ir kriptovalūtas, kuras nesvārstās cenā. Nu, nesvārstās, kura ir vienmēr $1. Visbiežāk viņas ir piesaistītas dolāriem, bet ir arī tādas kriptovalūtas, kuras ir piesaistītas eiro. Ja, teiksim, arī citām valūtām, gan jau es zinu, ka ir tur apvienot Arābu Emirātu dirhamiem piesaistīts kaut kas, ja, teiksim, arī kaut kas nepārāk populārs. Ja, bet, nu, principā par dolāriem. Ja, mēs kripto nozarē par cenām, teiksim, tāpēc noklusējam, runājam nevis cik eiro maksā viens bitkoins, bet cik dolāri maksā viens bitkoins. Tas tā ir pieņemts nu, arī cilvēkiem, kas nu, varbūt nav to saskārušies. Ja, teiksim, tā tālāk. Ir arī tā saucamie NFT tokeni, jeb neaizvietojami tokeni, jo ar ko tas atšķirās, tā ir vesela milzīgi tāda savādāka nozare. Ja, ja teiksim, mums ir, nezinu, divi bitkoini, ja, teiksim, tad viens bitkoins no otra neko neatšķirās. Ja, teiksim, viņi abi divi ir vienādi. Ja, teiksim, mēs viņus varam vienā čupā teiksim, salikt, ja, un mēs varam pārdot 0,5, nu, vēlreiz komati dažāds, tāpat kā ir eiro un centi, ja, teiksim, tāpat bitkoins, ja, un jebkuras citas valūtas. Ja, bet savukārt šie neaizvietojamie tokeni, ja ir, teiksim, vienas kolekcijas dažādi NFT tokeni, tad viņi katrs viens no otra atšķirās. Un katrs no viņiem ir unikāls. Līdz ar to ar šiem NFT tokeniem arī tur tājas diezgan tādas interesantas lietas, arī īpašuma tiesības apstiprina un tā tālāk. Ja, teiksim. Nu, lūk, tagad es nošērošu, viņš viņu savādāk nošērošu tieši ekrānu, ja, teiksim, un parādīšu pāris lapas, teiksim, tādas, kurās var atrast visdažādākos tokenus. Man kolēģi arī ieliks tās saitītes. Tātad saitītes ieliks tagad tieši mūsu chatiņā, ja, izmantojiet viņas. Ja. Tad ir divas pašas populārākās, ja, teiksim, pasaulē, bet ir vēl ļoti daudz citas arī. Ja. Ir tāda CoinGecko, CoinGecko, ja, CoinGecko.com, ja, teiksim, un ir coinmarketcap.com. Ja, teiksim, tās ir divas tādas platformas, pašas populārākās, kurās mēs redzam dažādas šīs monētas. Ja, teiksim, nu, un šeit vienmēr pēc noklusējuma pirmais ir bitkoins. Ja, kāpēc? Ne tāpēc, ka viņš ir pats dārgākais, šobrīd maksā. Es atjaunošu lapu, bet nu, maksā 88,817 dolāri. Ja, teiksim, šajā brīdī visu laiku mainās šī cena, katru sekundi, un sekundes tur simtdaļu un vēl mazāku daļu. Ja, teiksim, tas tā notiek. Ja, bet kāpēc bitkoins parasti ir, nu, bet vienmēr ir bijis pirmais, ja šeit? Nu, pēc noklusējuma te var grupēt arī dažādi, ja, pēc cenas un tā tālāk. Tāpēc, ka bitkoinam ir vislielākais market caps. Ja, tad, ko nozīmē market caps? Ja mēs visus bitkoinus saskaitām kopā, kuri ir apritē, un sareizinām visu bitkoinu daudzumu ar šo cenu, ja, tad kopā sanāk 1,6. Okay, es jau uzspiedu uz
Citi jau sagrupējas ārā, tas sanāk 1,756 triljoni, ja, tā kā 1756 miljārdi. Ja. Savukārt viss kopā ir 3 triljoni, ja, teiksim, bišķiņi pāri. Jūs redzat, ka viens pats bitkoins naudas izteiksmē aizņem vairāk nekā visas pārējās monētas kopā. Ja. Nu, lūk, cik tad vispār ir dažādas kriptovalūtas? Ja? Teiksim, mēs paējam šeit ir vienā lapā 100 monētas, ja? Teiksim, un 153 šādas lapus, kur katrā ir 100 šīs, ja teiksim, nu, sanāk 15,300. Ja? Vai tas ir viss? Nē, tas nav viss, jo šajās platformās var var ielistēties tikai nopietnas, jau sev pierādījušas kriptovalūtas, tiek listētas automātiski. Ja? Un savukārt, ja ir kāda jaunāka kriptovalūta, kur vēl nav sasniegusi attiecīgas rādītājas, bet rādītāji tur ļoti daudz, ja, teiksim, tad jā, to var izdarīt pa makus, ja nemaldos, kaut kā 3000 maksā, lai tokens ieiet iekšā. Ja? Patiesībā pasaulē katru dienu tiek izveidoti. Nu, nezinu, man ir kaut kāda pēdējā data, ko es esmu dzirdējis. 60,000 jaunas, dažādas monētas, jeb tokeni, ja, jeb kriptovalūtas. 60,000 katru dienu. Šeit ir tikai 15,000. Kur viņas visas ir? Absolūts vairākums uzrādās un pazūd. Ja, teiksim, tātad savāc naudu no lēticīgiem cilvēkiem, kuri viņus ātri grib nopirkt, kaut ko tur it kā nopelnīt. Ja, un viņas pazūd, un cilvēki pazaudē to naudu. Ja, teiksim, tā kā tas ir. Tieši tik, tā tas tieši ir tik nesmuki, jā, teiksim, kā tādā ziņā. Tāpēc mēs meklējam tos variantus, kā nopelnīt, ja teiksim, pietiekami droši. Ja. Nu, lūk, iesim atpakaļ uz prezentāciju. Jā, ir vēl citi saiti. Ir viens tāds saits ļoti interesants, Crypto Bubbles, kur ir tādi aplīši. Es nezinu, varbūt Rihard, tu vari ātri parādīt to Crypto Bubbles saiti. Neteiksim. Jā, un varbūt tu vienkārši varbūt negribu uzdot jautājumus, baigi, bet gan jau cilvēkiem rodas jautājums. Nu, pirmais ir bitkoins, viņš maksā 88,000. Tas nozīmē, ka man jāpērk tāda cita, jo es nevaru atļauties, vai es varu nopirkt daļu no bitkoina. Tas varbūt interesētu cilvēkiem. Varbūt Nu, var kaut pastāstīt. vai pa $1. Attiecīgi, ja, tur tik daudz iedos, cik sanāk. Ja. Jā, par jebkādu summu, principā. Ja. Jā, tas nozīmē, ka bitkoins maksā 88,000. Tas nenozīmē, ka tā cena. Jāpērk vesels bitkoins. Ja. Jā, tieši tā. Nu, jā. Jā, tā tad ir šāda mājaslapa, Crypto Bubbles, kas mums ļauj tā vizuāli acīm tīkamāk apskatīt šo cenu kāpumu kritumu. Pieņemsim, šeit ir tātad stundu grafikā, tātad redzam stundā, kas ir vislabāk uzauguši. Te ir dienā, pieņemsim, kas ir vairāk uzauguši, kas ir vairāk nokrituši. Šeit ir nedēļā. Tad ir mēnesis un gads. Tad mēs redzam, kurš gadā ir visvairāk procents uztaisījis. Un šeit mēs pa labi augšā redzam, ka šeit ir no 1 līdz 100. Tātad top 100 lielākās monētas šīs ir. Bet mēs varam uztaisīt tā, ka, pieņemsim, nākamā lapa, tā jau būtu no 100 līdz 200 monētām. Te jau šie procenti ir daudz, daudz iespaidīgāki, jo, kā Vilnis minēja, katrai šai monētai ir sava tirgus kapitalizācija. Un, Banāna. jā, un jo mazāk tirgus kapitalizācija, jo vieglāk viņi ir kustināt. Tā kā, jā, noteikti iemetīšu šo saiti arī čatiņā. Jā, jā, Andrēs jau ielika tikko, jūs varbūt pamanījāt, interesants nosaukums - banāna. Jā, tieši izlaiž ārā. Ja. Tādā kriptovalūtas vairs nosaukt te jebkādos vārdos. Ja. Un arī mēs varam, jebkurš uztaisīt jaunu kriptovalūtu, tokenu, ja, un nosaukt viņu par bitkoinu. Diemžēl tā var, ja, teiksim. Ja, nu, tā tas, diemžēl, notiek. Jā, teiksim. Jā, tā kā. Labi, iesim tālāk. Iesim tālāk. Protams, kad beigās būs daudz jautājumu. Es domāju, ka arī šur mēs atbildēsim čatiņā, un beigās būs iespēja arī ieslēgt mikrofonus un kameras un to darīt. Jā. Iesim tālāk. Jā, teiksim, kādos kanālos visbiežāk runā par kriptovalūtām? Jā, teiksim, tad mums ir
populārākie šis X.com, jā, jeb Twitteris, Telegrams, jā, teiksim, tad NFT projekti jau īpaši un visādi spēļu projekti ļoti populāri ir Discordā, jā, un kripto nozarē ļoti populārs ir YouTube. Jā, teiksim, tā kā šie ir tie populārākie kanāli, kur var atrast visādus kripto blogerus, kripto tur kanālus, visu kaut kādu katram projektam, kurš veido kriptovalūtas. Nu, principā šie ir tie pamati visbiežāk lietojamie. Protams, ka ir vēl visādi citi un tā tālāk. Un tā tālāk ja. Kripto nozarē ļoti reti lieto tur WhatsApp, Instagram, Facebook. Ja. Nu, TikToks gan, es gribētu teikt, ka pamazām sāk celties uz augšu. Ja. Šis slaids ir kādreiz dīvains sanāk, ja, bet nu labi, to vairāk blogeri, ne projekti. Projekti iet, teiksim, šajos, ja, teiksim, nu, tādā veidā. Ja. Tādā veidā, ja. Nu, lūk, kas ir ļoti interesanti? Jā, teiksim, kas ir ļoti interesanti, jā, teiksim, kad to noteikti daudz iesācēji nezina, kad ar kriptovalūtu var norēķināties principā jebkurā veikalā, jebkurā valstī. Jā, ticiet vai nē? Jā, jebkurā veikalā, jebkurā valstī. Tā kā es teiksim, pirms jau kādiem pāris gadiem sev pazīstamam cilvēkam, kuram pieder degvielas uzpildes stācijas, saku, Andrej, es norēķinājos tavā benzīna tankā ar bitkoinu. Viņš saka, nemuldi. Tā nevar būt, mēs nepieņemam. Es saku, tu to pat nezini, ka tu to pieņem. Ja? Jo, nu, protams, ka tajā brīdī tirgotājs saņem eiro ja? Vai attiecīgo to valūtu, kurā valstī mēs ar viņu norēķinamies, ja, bet, teiksim, mums ir šādas iespējas. Ja, teiksim, ir šāda ļoti interesanta karte Gnosis Pay, šī augšējā, ja, teiksim, ir Bybit karte, ir Coinbase karte, ir Crypto.com karte, ja, teiksim, tam līdzīgi. Ja. Mēs, protams, ir vēl ļoti daudz dažādas kartes kripto nozarē, ja, un tas ir tas, ko ikvienam būtu vērts uztaisīt, ja, teiksim, un ir ļoti svarīgi zināt, ka nu, mēs teiksim, ko mēs paši lietojam. Mēs lietojam tātad, šo Gnosis karti un šo Bybit karti. Ja, teiksim, tad mums ir arī instrukcija, kā Gnosis karti pierģistrēt. Ja, tad ieliksim chatiņā YouTube saiti, ja jūs to arī varat nokopēt sev. Tur ir, nu, kā viņu pasūtīt, kā viņu pieregistrēt. Savukārt, Bybit kartes parādīšu, kur var pasūtīt, nu, mazliet vēlāk šodien, rādot Bybit biržu no iekšienes. Ja? Tas mums arī šodien paredzēts. Ja? Savukārt, šo Gnosis karti, ja, teiksim, šo zaļo, ja, viņi ar ko ir ļoti, ļoti forši, un to mēs labāk sapratīsim, ka mēs to runāsim par kripto biržām un makiem. Ja? Viņi ir pilnīgi atšķirīgi no citiem. Viņi ir pieslēgti pie māciņa decentralizētā, ja, teiksim, bet nu, par to mēs to sapratīsim. Ja? Bet pats fakts, kad ar kriptovalūtu var iet un norēķināties veikalos, nu, tas ir 1000% tieši tā arī strādā precīzi. Ja? Nu, lūk, mēs bieži runājam par tādu blokķēdi. Jā, teiksim, blokķēdi, blockchains, jā, teiksim, es arī tur rādīju coin tokeni, jā, teiksim, blokķēdēm ir, jūs varat iegooglēt, tur atrast visādas definīcijas, visādos gudros tur kodos un kādos tik jēdzienos, to visu jums nevajag zināt, lai jūs sākt nodarboties ar kriptovalūtu, jā. Pats princips, jā, uzņēmumā. Parastā, nu, jebkurā centralizētā, jā, vai vienalga tas ir banka, vai tas ir, nezinu, pārtiks veikala tīkls vai būvmateriāla veikala tīkls, kur viņam glabājas dati uz servera viena vai arī, nu, labi, viena, tas būtu nepareizi teikt, viņam noteikti ir kopijas, IT cilvēki tur kopē, viņi tur visu laiku tie update, jā, teiksim, seivot un tā tālāk, protams, ka daži, jā. Vai tajā serverī kaut ko var izmainīt, kaut ko var jā, nu, tehniski nu, var visu kaut kādus datus samainīt un viltot teorētiski var, ja viņi ir negodīgi, tā tālāk. Ja? Blokķēde arī nodrošina informācijas glabāšanu, tikai tas stāsts ir, ka viņi glabājās uz dažādiem datoriem. Nu, tie nav portatīvie, kā šeit bildītē, ja, teiksim, tie ir kaut kādi datu, nu, dažādi serveri, ja. Tātad informācija vienlaicīgi glabājās, ja, teiksim, uz visiem datoriem, kas ir vai visiem ierīcēm, kas ir iesaistītas konkrētās blokķēdes uzturēšanā. Nu, tur ir dažādi principi, par to mēs tehniski šodien nerunāsim, ja, bet pats galvenais ir saprast vienu lietu, ja, ka blokķēde, lai izmainītu kaut kādu darījumu, lai viņu noviltotu vai kaut ko samainītu,
ir jāiznīcina visi šie datori visā pasaulē vienlaicīgi, uz kuriem glabājās šī informācija. Tas ir iespējams, tas nav iespējams. Ja? Tikai vienīgi izslēdzot internetu visā pasaulē, un tā kā ieslēgs no jauna, tad viņi būs atpakaļ. Ja? Tagad nav iespējams. Ja reiz blockchainā ir kaut kas noticis, ir notikusi transakcija, tad to nevar atcelt, to nevar izmainīt. Jā, bet to visu var redzēt, ka tā transakcija ir notikusi. Ja? Līdz ar to blokķēde ir patiesībā fantastisks instruments. Ja? Teiksim, tā ir vietne, kurā katrs ieraksts ir neizdzēšams. Ja? Ir cilvēki, kas viņu sauc par piezīmju grāmatiņu, vienkārši digitālo. Ja? Jā, teiksim, tas ir ok. Šis viss ir absolūti godīgi un caurspīdīgi. Jā, tieši tāpēc ar blokķēdi var aizvietot da jebko. Tur var notāru sistēmu, tur var zemes grāmatas, uzņēmuma reģistru. Nezinu, ja vēlēšana sistēmas būtu blokķēdē ierakstītas, ja, teiksim, ko var elementāri izdarīt, gandrīz uz ļoti daudzām blokķēdēm, tad nekad nevarētu novēltot nevienu rezultātu. Ja. Jā, teiksim, tur var tirgot pasākumu biļetes, tur var loterijas taisīt, tur var jebko taisīt, ja, kur ir vajadzīgs caurspīdīgums. Ja, tā ir absolūti godīga, caurspīdīga vide. Kāpēc to mums tik bieži ir stāstīts, ja teiksim, daudziem cilvēkiem, kas tur ir negodīgi, tur nezinu, ko tur ieroči, narkotikas, ko tik tur netirgo caur bitkoiniem, tā tālāk. Nu, it kā to nedarīt par skaidru naudu un visādos citādos veidos. Ja, teiksim, tā kā, nu, šeit tas ir vairāk tāda mazliet demagoģija, lai mēs nebūtu neatkarīgi un tā tālāk. Ja, teiksim, tā kā blokķēde ir fantastisks. Un tas arī viss, kas ir principā jāsaprot. Blokķēdes ļoti dažādas, ir ātrākas, lēnākas, labākas, modernākas, tur ir milzīgas. Konkurence, es to salīdzinu tā, ka blokķēde ir infrastruktūra, tā kā šeit šie ceļi, savukārt šie tokeni, ja, kuri ir šīs automašīnas, ja teiksim, var atrast arī kaut kādus citus piemērus līdzīgus, ja teiksim, kuras kustās vienkārši par nu, par šo blokķēdi, ja teiksim, tādā veidā. Ja. To ir ļoti būtiski saprast. Ja. Tālāk, parunāsim par tādu lietu kā par kriptovalūtu, teiksim, tādu nu, svārstīgumu, ja, un teiksim, tirgus cikliem. Ja. Šis ir Bitcoin grafiks, ja, tātad no 2000. Kaut kāda 17. gada, šis ir punkts 2017. gada pašas beigas, tas sākās 18. Ja, un ir šie kāpumi, kritumi, kāpumi, kritumi, kāpumi. Neizbēgami kādreiz būs kritumi un tā tālāk. Ja, teiksim, un šeit ir šie fantastiskie nu, riski, kas ir vienai daļai, un šīs fantastiskās iespējas. Ja mēs šo tirgu saprotam kopumā. Ja, tātad šis ir bitkoins. Ja, teiksim, es šo grafiku ņēmu kaut kādu zīmēju vakardien, ja, teiksim, tad pirms vēl pēc tam uzkāpa 90 pāri atkal. Nu, nokatās, tas viss svārstās. Ja. Un tieši ļoti līdzīgi, ja jūs saprotat, ka lielāko daļu no visām kriptovalūtām pēc naudas masas, jeb kapitalizācijas aizņem bitkoins, ļoti līdzīgi svārstās arī visa šī kripto tirgus kopējā kapitalizācija. Ja, teiksim, un šeit es atkal parādīšu nu, šo to uz ekrāniņa. Tā, pišķiņ savādāk izdarīšu. Okay, tā es nedarīšu. Tad es parādīšu uz ekrāna, ja teiksim, tādu lietu kā vienu platformu, kas ir patiesībā arī ļoti, ļoti ko es tā kā ieteiktu, ja teiksim, lietot. Tā ir platforma TradingView, tradingview.com, ja teiksim, šāda platforma, kurā jūs varat atrast nu, gandrīz jebkādus grafikus gan kriptovalūtām, gan akcijām, gan valūtu kursiem, gan fondiem. Nu, visam. Šeit neiet runa tikai par monētām. Ja, tas ir traderi, cilvēki, kas nodarbojas ar šo tradingu, viņi ļoti izmanto. Ja, un ja mēs paskatāmies šeit. Teiksim, teiksim nu, tieši tā arī pazīsimies Bitcoin grafiku un teiksim, šo kopējo. Ja, tagad ir 88,600. Ja, un mēs redzam šeit šādus kāpumus un kritumus. Ja, teiksim, kāpumus un kritumus. Ja. Nu, paņemsim
Šeit katra svece ir vienas nedēļa gara, ja teiksim, grafikus var bīdīt visādos veidos. Paņemsim, nu, lai ieliktu visu bildi šeit iekšā, paņemsim viena mēneša garumā, teiksim, šo vienu, ja teiksim, svecīti, ja teiksim. Nu, lūk, un tad mēs paskatāmies, ka šeit ir, nu, šis ir tieši konkrēti biržas Binance, te Bitcoins krietni ātrāk sācis, ja. Es nezinu, varbūt es neatradu senāko, ja, bet, nu, nav svarīgi. Ja, un, teiksim, ja mēs paskatāmies šeit 17. gadā, ja, teiksim, cik maksāja bitkoins. Ja? Nu, viņš tur maksāja kaut kādi gada vidū, divi kaut kādi tūkstoši un tā tālāk. Cik viņš maksāja gada beigās? 20,000. Mums šeit liekas, ka tas kāpums ir maziņš pret to, bet tās bija 10 reizes. Ja mēs paskatāmies, kas notika pēc tam 4 gadus vēlāk, ja mēs, teiksim, paņemam tā tad. Paņemam tā, šita, nē, paņemam, teiksim, šo vietu. Tā, kāpēc viņš, ok, šitā, nē, ok, šitā, nē. Paņemam, teiksim, šo kāpumu no šeit. Man neizdodas. Šo kāpumu, ja teiksim, tad viņš ir arī no kaut kādām tur 10, tepat nokritās 20. gadā uz 3,000 bitkoins, un pēc tam viņš uzkāpa uz 69. Ja? Tad 20 reizes bitkoins uzkāpa šajā īsajā laikā, nu kaut kādā nepilnā gada vai bišķiņa vairāk laikā, uzkāpa 20 reizes. Ja? Ja mēs paskatāmies, kas mums tagad notiek no zemākā punkta ap 16,000, ja, tagad ir uzkāpis bija līdz 94, ja, tagad ir ap 90,000. Ja, tad tās ir 4 reizes. Te bija 20 reizes, tur bija, nu, patiesībā tur bija vēl senāk, vēl lielākas. Ja. Un ko es ar to gribu pateikt? Es ar to gribu pateikt, ja, teiksim, kad mēs vienmēr ik pa brīdim redzam šos saucamos ciklus, kuros šie cena iet īsti salīdzinoši īsā laikā augšā, ja, un pēc tam kaut kādu laiku iet sānslīdē. Ja. Un šo laiku, kad viss iet augšā, šo sauc par bullrunu. Jā, teiksim, šo sauc par būranu, jā, un tagad mēs esam nonākuši situācijā, ka vairāk kā 3 gadus nav bijis tāds īsts būrans. Jā, teiksim. Ja mēs paskatāmies šo kopējo tirgus kapitalizāciju, jā, teiksim, šeit ir ļoti līdzīga situācija. Nu, te var bišķiņ labāk pastīties. Mēs paskatāmies, kaut kāds, redziet, 17. gada tur mārts kapitalizācija 17 miljārdi. Un šeit viņi uzauga uz augšu, ja teiksim, šeit viņi uzauga nepilna gada laikā uz 640 miljārdiem. Cik reizes? 40 reizes. Ja? Tas nozīmē, ka bitkoins aug lēnāk nekā citas. Ja mēs paskatāmies, 184 te pirms kāpuma, nu labi, mēs paiesim šeit kaut vai 290. Uzkāpa līdz 3 miljardiem. Jā, tātad 10 reizes uzkāpa visa tirgus kapitalizācija. Bitcoins varbūt mazāk. Un, ja mēs paskatāmies tagad, kad ir atkal apmēram 4 gadi pagājuši, labi, te bija zemākais punkts, ja teiksim, zem tur triljona, ja teiksim, bet kaut vai mēs paskatāmies no kaut kāda punkta, kas ir šeit, ja teiksim, 1,7, kas bija vēl nesen šī gada augustā, ja teiksim, nu, patiesībā mēs gaidām kaut ko aptuveni šādu, jā, pat bišķi augstāku. Ja, teiksim, pat bišķi augstāku, ja, nu, mēs teiksim, kaut kādā 8, 9, nu, plus mīnus, ja mēs gaidām tirgus kāpumu. Ja. Un tas, protams, ka nav nekāda garantija, ja, bet kripto tirgum ir liels potenciāls tuvākā laikā augt augšā, ja teiksim, nu, tuvākā, es to domāju, ar dažu mēnešu līdz pusgadam, ja teiksim, šim būrunam būt. Protams, mēs to nevaram garantēt, kā jau sākumā teicām, nav nekāds finanšu padoms. Ja? Un tas ir tas iemesls, kāpēc ir vērts kripto nozarē iedziļināties mazliet vairāk, un tieši priekš tā mēs strādājam. Tad es rekomendēju ikvienam no jums
piesakot mūsu Telegram tātad kanālam, ja, tad ieliksim to tās chatiņā, ja, un Telegram chatam. Mums ir kanāls un chats, ja, teiksim, mēs tur bišķi modernizējam. Pirms tam mums bija tikai chats, nu, tur ir savs niansīts, ja. Un mēs tur runājam katru dienu par kriptovalūtām. Tur ir gan pa apmācībām, gan, nu, pa visu kaut ko, ja, teiksim, ja. Ir tur arī VIP chatiņš, ja, teiksim, kurš ir par nelielu tiešām samaksiņu, ja, teiksim, 30 eiro mēnesī, ja. To jūs jau atradīsiet tur, ja teiksim, mūsu piesprostajā ziņojumā, ja, kur mēs kripto numur viens, tātad es, Rihards, Arturs un Andrejs četratā arī darbojamies. Es tur darbojos vismazāk, ja es vairāk kā tāds nu, menedžeris, jā, teiksim tā. Tāpēc man ir uztic vadīt vienkāršākos kursus iesācējiem, nevis kaut ko sarežģītāku. Jā, teiksim, tāpēc es šodien varu izpausties, bet tur bieži arī mani kolēģi vairāk teiksim, ir redzami, ja, teiksim, nekā es tur būtu redzams. Ja, teiksim, tādā veidā. Ok, iesim tālāk. Ja, teiksim, iesim tālāk. Es ceru, ka redzu atkal manu PowerPoint prezentāciju. Ja, teiksim, ķersimies pie nākamās lietas - kriptomāki un kriptobiržas. Jā, un šeit ir ļoti svarīgi saprast, nu, šeit te jau būs kaut kas jāiemācās, un te mēs arī kaut ko rādīsim tiešām praktiski, jā, teiksim, kā tas notiek, jā. Un šeit ir ļoti būtiski saprast ļoti būtisku atšķirību, jā, un nu, iesācējiem tas būs ļoti būtiski, jā, teiksim. Tad ir maki un biržas, jā, tad ir centralizētie. Ja, un tie nu, ļoti bieži ir birža un maks vienlaicīgi. Ja. Tad jūs tur varat gan glabāt, gan treidot. Ja, teiksim, ja, un, ko tas nozīmē? Tajā gadījumā jūs uzticat savu naudu biržai. Tas ir tāpat kā uzticēt naudu bankai. Ja bankai ir problēmas, kas notiek? Naudu pazaudējat, ok, mums ir valstī tur garantētā programma, ja nemaldos 70,000 eiro apmērā jums tur izmaksāja, ja no kaut kāda garantija fonda. Ja jums tur ir miljons, kas notiek, pārējais pazūd. Kas notiek, ja birža notiek ar kaut kas ar biržu? Precīzi tas pats, tikai vēl tos 70 neizmaksā. Ja? Jā, teiksim, kāds ir pluss? Ja jūs biržā pazaudējat paroli, piemēram, atvērāt kontu, pazaudējat paroli, un jums e-pasts ir saglabājies, galīgi nav nobloķēts un pazudis, jūs paroles vienmēr atgūsiet. Līdz ar to jūs savu naudu varat tur vienmēr atgūt. Jā, teiksim, kas ir vēl? Nu, ir populārs kriptokartes, bet šī priekšrocība jau vairs nav tik aktuāla, jo nu, šī gada laikā ir parādījušās jau kriptokartes, kuras nav arī tikai pie biržām pieslēgts. Ja? Nu, lūk, un šeit ir stingra verifikācija, un atsevišķās biržās ir precīzi tāpat kā bankās. Jums paprasa, kur jūs to naudu ņēmāt? Kāpēc jūs te pārskaitat? Jā, teiksim, tādi jautājumi arī var būt. Es nesaku, ka viņi ir. Jā, teiksim, nu, manuprāt, viņi ir krietni retāk nekā mūsu, it sevišķi Latvijā esošajās komercbankās, jā, teiksim, bet nu, šādi jautājumi arī mēdz būt. Jā, teiksim, nu, lūk, tādā veidā. Jā, tas ir jāsaprot. Šī tā viena sadaļa, jā, teiksim, jā. Mēs šajās biržās, protams, viņas ir ērtas, viņās ir ļoti ērti interfeisi, tur ir ļoti viegli. Tur ir plusi, kad tur ir nu, monētas daudz maz leģīti visas, ja teiksim, tur nu, tādam absolūtam skam monētai, tā kā es teicu, 60,000 monētas dienā rodās, nu, tur nevar kur katru ielistēties, tur, lai ielistētos, nu, tur ir milzīgi dokumentu blāķi, nu, viss, kas jāpierāda, ja teiksim, ka tevs tokens netaisās tur skamoties un ka tu neesi tur krāpnieks un tā tālāk, ja, tā kā, nu, to tādu viedokli, protams, ir plusi, ja. Nu, lūk, un tad ir decentralizētie maki, šeit gan ir. Nu, ir populārākās decentralizētās biržas un maki, ja teiksim, tas tā tālāk. Ja? Un šeit ir ļoti būtiska atšķirība. Ja teiksim, jūs savu naudu glabājat blokķēdē. Ja? Tātad jūsu nauda stāv blokķēdē. Ļoti grūti to saprast. Tātad jūsu nauda kaut kur stāv, bet kaut kur izmētāta pa visiem datoriem. Ja? Tā kā mēs teicām. Ja? Bet, nu, to ir ļoti grūti saprast, uztvert, bet tas ir visdrošāk. Ja, jo jūsu naudu nevar nozagt, ja vien jūs paši to neveiciniet. Ja, teiksim, ja. Parols, tas, kas ir jāuzmanās, šeit jūs nevarat atgūt paroli. Ja jūs esat zaudējuši, nu, tur ir divi veidi līmeņi paroles, parola un tā saucamā sīda frāze,
slepenā frāze. Ja jūs to slepeno frāzi pazaudējat, un jūsu dators ir saplīsis, un jūs nevarat parasto paroli, nu, jūs nevarat savu naudu atgūt. Nu, tiešām nevarat atgūt. Ja? Ja, teiksim, tas ir pilnīgi anonīmi, ja, un nav vajadzīga nekāda verifikācija. Ja? Nu, ļoti vienkārši, ja jūs redzat, teiksim, šādu. Nu, centralizēto biržu var salīdzināt ar banku, decentralizēto var salīdzināt ar parastu šādu maciņu. Ja? Tātad, ja jūs atverat bankā kontu, jums ir uz jūsu vārda viens konts, un tur apakškonta kaut kā tā tālāk. Ja, ja jūs gribat naudu glabāt maciņā, tas ir tāpat kā šādu, nu, nezinu, ādas maciņu, ja teiksim, glabāt skaidru naudu. Respektīvi, ja jūs tādu maciņu atstājat parkā uz soliņa, kas notiek? Viņu kāds paņem un aiznes. Ja, teiksim, te ir precīzi tas pats. Ja jūs parādāt šos slepenos 12 vārdus kaut kur neuzmanīgi parādāt, kāds atrod lapiņu ar 12 pierakstītiem angliskiem vārdiem, vienmēr ir pārbaudījis un iztīrījis jūsu naudu. Ja? Teiksim, tas ir tāpatās. Un tā saucamie augstie maki, jeb šādi maki, kurus var paņemt rokā, kā čipu, kā tādu kartiņu, ja viņi tur dažādas formas ir. Ja? Nu, tas ir vēl drošāks veids, ja teiksim, ka jūs to naudu glabājat pat ne blokķēdē, bet savā kabatā, ja teiksim. Nu, tur arī ir savas drošības pasākumi, atgūšanas frāze, ja jūs viņu tur pazaudējat, ja teiksim, otra atslēga un tam līdzīgi. Bet to dara cilvēki, kuriem nu, ir liels kapitāls, ja, tad grib labāt ilgtermiņā, ja, teiksim, tad viņas labā teiksim, šajos augstajos makos. Ja, teiksim, tad to var tā darīt. Ja. Nu, lūk, kādas ir populārākās centralizētās biržas? Nu, viņas ir arī, protams, ļoti daudz. Ja, teiksim, Binance, Gate, KuCoin, Hobby, OKEX, Bybit. Coinbase, ja teiksim, tā ir Amerikas visregulētākā birža, Crypto.com arī no Amerikas, ja teiksim, tam līdzīgi. Ja. Katrai biržai tur pa visu kaut kas, nu, tur viņām notiek, ja tad viņa ir vēl visā vesela kaudze, ja teiksim, meksts un tā tālāk, ja teiksim. Nu, man liekas, ka man ir, jā, laikam. Vienā tikai no šīm nav konts, ja teiksim, bet nu, viena liela daļa mēs viņus vispār nelietojam. Ja teiksim, nelietoju, nu, kāds, ne, četras lietoju tomēr. Ja. Četras lietoju no šitām, ja, bet nu, lielāko daļu līdzekļu, protams, kad turam maciņos. Ja. Bet nu, ir ļoti ērta Bybit birža. Ļoti ērta. Mēs šodien arī parādīsim Bybit biržu, ja teiksim, un mazliet viņa sīkāk, ja teiksim, un tā tālāk. Ja. Nu, lūk, decentralizētie maki. Jā, tie arī ir dažādi. Jā, teiksim, tie arī ir dažādi. Jā, teiksim, ir tāds rabija valets, tronlinks, jā, teiksim, tā tālāk. Jā. Rabija valets, jā, teiksim, tiek lietots priekš dažādām blokķēdēm. Jā. Šeit ir ļoti svarīgi, jā, teiksim, kāpēc es apvilcu šitos te sarkanos, jā, teiksim, ierakstus skatīsieties, jā, teiksim, varēsiet apturēt, jā, teiksim, šī ir precīzas adreses, no kurienes vajag lejuplādēt šos makus, ja jūs to darat browserī. Ja jūs to darat telefonā, kā aplikācijas veidā, tad tur ir drošāk. Ja? Nu, tādā ziņā kā nērtāk, ja teiksim, ļoti svarīgi šitos te ievērot precīzi, jo tur mēdz makiem būt viltojumi, jūs varat lejuplādēt nepareizo maciņu, un tad jums, diemžēl, viņi iztīra. Ja? Šodien mēs parādīsim, kā uztaisīt rabiju valetu. Ja? Teiksim, mūsuprāt, tas ir viss ērtākais multichain maks, kurš tiek lietots priekš dažādām blokķēdēm, bet ne visām. Jā, tad ir atsevišķi Tron blokķēdē, ir atsevišķi Solānas blokķēdē, dažādi maki. Ja? Tad mēs agrāk vienmēr rekomendējām Metamasku maciņu, tad mēs esam pārgājuši uz Rabbit valetu, ja, teiksim, jo viņš ir, nu, mūsuprāt, ērtāks un vienkāršāks. Nu, ir vēl tāds diezgan populārs Coinbase valets, kurā ir arī, nu, ja, teiksim, Metamaskā un Rabbit jūs bitcoins. Bitcoin blockchain tur nav, tad Coinbase valetā viņi ir, ja teiksim, tādā veidā. Tā kā ir nu, dažādas nianses, ja jūs gribat glabāt pilnīgi nu, ļoti visas top 100 monētas tieši maciņos, kas ir no CoinGecko, ko es rādīju, nu, tad diezgan vajadzēs dažādas maciņas, jo nevarēs vienā visu salikt. Tur ne visi visus akceptē, ja teiksim, tādas nianses. Ja. Nu, un tad ir saucamās decentralizētās biržas, ja teiksim, populārākā ir Uniswaps, jā, teiksim, vispopulārākā. Jā, teiksim, te gan ir bišķiņi šo slaidus, godīgi sakot,
Godīgi sakot, es nebiju pārtaisījis, ja teiksim, gan Uniswaps, gan PancakeSwaps, gan arī jau QuickSwaps. Viņas ir multi-chain, tur uz dažādiem chainiem. Ja teiksim, tas nav tikai uz vienu blockchain. Ja teiksim, tā kā es šeit nebiju uzmanīgs pārtaisot slaidu, paņēmu no vecās gadu vecas prezentācijas vai pusotru, ja teiksim, bet ja, to es atzīstu, ja teiksim, arī uz Tronam ir Sunswap, Radiums, uz Solanas populārākais. Varbūt tur vēl jau ir kaut kādas, ja teiksim, citas biržas. Ja. Un šajās biržās mēs arī šodien parādīsim, kā var nopirkt kriptovalūtu centralizētajā biržā, nu, samainīt un kā var to izdarīt, decentralizētajā biržā. Jā, teiksim. Tā kā tādā veidā. Es nezinu, vai šeit varbūt Rihard ir kaut kas, ko papildināt, vai tad ķeramies klāt. Jā, tagad šīs biržas, jeb šīs decentralizētās biržas, kā minēja, ka veci slaidi, šis slaids, tad jā, tagad ir daudz ērtāk, kad vienkārši nu, vairākām ķēdēm atbalsta vienas šīs mājaslapas, kā piemēram Uniswaps, visādi bridži ir tātad tilti, kas pārsūta no vienas blokķēdes uz otru. Iepriekš tie bija ļoti sarežģīti un grūti atrodami, tagad arī tas ir ļoti elementāri. Tā kā, jā, par to mēs laikam varbūt pēc tam, bet, nu, Nu, jā. jā, tas varbūt nav jo informācija ir daudz. Mēs jau esam jau 45 minūtes jau tiešraidē ar ierakstu. Mums apmēram tikpat vēl ir ko stāstīt. Ja, teiksim. Tā kā informācijas ir daudz, un tie cilvēki, kas, protams, jau ir iekšā mazliet tēmā, viņiem ir vieglāk tik daudz uztvert, bet, nu, priekš iesācējiem tiešām ir daudz, tāpēc varēsiet nostīties ierakstu. Bet, nu, tagad es parādīšu Bybit biržu mazliet, un tad Rihards parādīs, kā izveidot decentralizēto maciņu. Tad mēs pārskaitīsim kaut kādas monētas no vienas uz otru, ja teiksim, un parādīsim, kā nopirkt decentralizētajā maciņā, ja teiksim, to monētas. Ja teiksim, tā kā, nu, tas ir mūsu mērķis, teiksim, to pašu basic parādīt. Ja. Tātad Bybit birža. Ja. Bybit biržā jūs varat, es ultra rādīšu, reģistrēties ar Gmail, ar e-pastu un paroli. Jā, teiksim, tad tūlīt ieliksim saiti. Mēs Ielikt. Bybit biržu, ja teiksim, redziet, ir saita Bybit punkts un slīpsvīta kripto numur viens. Tā ir mūsu kopienas saite. Tad, ja jūs Bybit biržā kaut ko darīsiet, nu, pirksiet, pārdosiet kaut kādas kriptovalūtas, mainīsiet, nu, vienmēr tur ir maza komisija. Jā, protams, ikdienā beidzot maz darījums, jūs to nejūtat. Ja jūs būsiet reģistrējušies ar šo saiti, jums tā komisija būs mazāka. Jums būs atlaidusi komisija. Jā, teiksim, tā kā tie, kas nav reģistrējušies, izmantojiet šo saiti, jā, teiksim, lai reģistrētos Bybit biržā. Jā, teiksim, mums ir izdevies vienoties par cik mēs esam, nu, diezgan daudz cilvēku. Jā, teiksim, šeit jā, tā tagad ir šeit. Jā, tagad redzam jā, teiksim, un šeit ir Bybit birža vienkārši no iekšienes. Jā, teiksim, no iekšienes es nerādīšu, kā viņā reģistrēties, nu, jo tas ir tik elementāri, kā jebkurā platformā. Ievadām e-pastu, ievadām paroli, nospiežam reģistru un mums atver reģistrāciju. Ja? Un, teiksim, šeit viņi ir gan telefonā, gan datorā, ja, teiksim, bet nu, izmantojot šo saiti. Ja? Un šeit, teiksim, ir. Nu, ļoti daudz funkcionāli. Ja jūs man prasiet, vai es šeit visu zinu, absolūti nē. To visu mācīties, nu, nevienam nav laika. Jā, teiksim, bet nu, šeit ir visādi account security, jā, teiksim, kur jūs varat iziet verifikāciju. Jūs gribat tur lielākus limitus, jums obligāti jāiziet verifikācija. Nu, principā ir jāiziet verifikācija. Jā, teiksim. Nu, šeit ir viss kaut kas, jā, teiksim. Viss kaut kas, tur profilu bildi, tur ir e-mail, nu, teiksim, nu, tur viņi ir identity verification, jā, verified, jā, teiksim, jūs ir jāiziet. Nu, tas ir tāpat kā ļoti dažādās platformās, kur notiek no šīs reģistrācijas vienalga, tur telefoniem, tur nu, viskaut kam, ja, kas nav saistīts ar kriptovalūtu. Ja. Tātad mums ir šeit dažādi maciņi. Šis ir saucamais spot maksa.
Jā, nu man šeit stāv kriptovalūtas 978 dolāru vērtībā. Man te ir visādi shitcoini, es saku uzreiz, visādi mazas monētiņas, ja teiksim, tādas nepārāk tur lielas, ja teiksim, kā es teicu, es tā nedaudz darbojos, bet nepārāk nopietni. Jā, un šeit man ir nu, 134 šie dolāri. Ja? Un jūs biržā to var izdarīt arī makā, ja, teiksim, bet es makā nereiz neesmu darījis. Jūs varat ļoti vienkārši nopirkt kriptovalūtu, ja, teiksim, iesācēji, kuriem nav. Vai kripto, un tur ir visādas personu to personu, jā, P2P, tur ir starpniecība tāda, kas tur viens pārdod caur pārskaitu otram, ja ir viena tā pati banka un tā tālāk. Te var fiat depozītu, jūs varat no Svetbankas, no Seibankas, no jebkuras citas bankas ieskaitīt eiro un pēc tam samainīt uz kriptovalūtu. Tā ir one-click buy, ja, teiksim, kad var nopirkt principā ar karti, ja, teiksim, ja. Nu, lūk, es, piemēram, parādīšu, ja, kad es tagad pa 100 eiro. Par 100 eiro, ja teiksim, nopirkšu USDT, reiz man būs 105 USDT, atnāks tur ir savu komisiju, un es izvēlos bankas karti. Ja? Tad bankas karti man viņa tur ir saglabājusies, ja teiksim, pastīsimies, izdosies, kā izdosies, jo bankas mēdz bloķēt, nu, šī Svetbankas karte, ja teiksim, es spiežu buy kripto. Tad es šajā gadījumā pērku šos, ja man tā karte ir saglabājusies, ja teiksim, piekrītam kaut kādiem noteikumiem. Jā, teiksim, man viņi ienāks spotā akauntā, ja teiksim, 100 eiro būs 104,51. Apstiprināt, ja teiksim, kartē, ja teiksim, šeit man ir jāievada mans nu, CVV vai CVC kods, jūs zināt, kas tas ir uz kartes, ja teiksim, un šeit es spiežu ja teiksim, pirkt kriptovalūtu, ja, un man izliks ārā arī Smart ID kods būs jāapstiprina. Ja, tā kā drošība ir, nu, principā pietiekami liela. Redzēt, izlases Svetbanka, ja teiksim, 1907, ja teiksim, es apstiprinu savu Smart ID pirmo numuru, ja teiksim, un viņš šādā veidā ļauj nopirkt kriptovalūtas. Jā, var pirkt arī bitkoinu pataisno, redzēt. Ir zaļš tagad ienāca, jā, nu, bija te 1800, pār 1900, jā, teiksim, nu, maciņā tagad ir nevis 134, bet 239 USDT. Tātad USDT, es atkārtoju, tā ir tā saucamā stabilā kriptovalūta, kas vienmēr maksā $1. USDT, USDC, ja teiksim, tās ir tādas monētiņas. Ja. Nu, lūk, Nu, lūk, tādā veidā. Ja, ja jūs gribat tagad, un tas, kas ir ļoti svarīgi saprast iesācējiem, ja, ka mēs jau nepērkam katru reizi bitkoinu, nepārdodam no eiro. Mēs to nedarām vispār. Jā, vai Ethereum vai kādas citas monētas. Mēs jau nepērkam eiro uz bitkoinu, pēc tam bitkoins uz eiro atpakaļ. Ja? Mēs parasti mainām uz USDT vai USDC uz šiem stablecoiniem. Ja? To dara visi kripto cilvēki. Un tad, kad izdomāju, ka no turienes ņemt ārā naudu atpakaļ uz banku, uz fiat, tad pārvērš uz eiro. Ja? Teiksim, tādā veidā. Un tāpēc mēs visu šo tirzniecību veicam pret šiem stablecoiniem. Ja? Nu, piemēram, nopirkšu monētu, ja man vajadzēs pārskaitīt Rihardam, ja? Monētu polu, jeb polu tokenu, ja teiksim, koinu, ja teiksim, monētu polu, ja teiksim, kas ir poligons, ja teiksim, vienkārši, lai parādītu, ja teiksim, ja, un šeit es sameklēju šo monētu, un es uzspiežu trade, nu, tradeot tieši pret USDT. Jā, teiksim, un šajā gadījumā, redziet, ir grafiks. Mēs atkal varam mainīt teiksim, tiem grafikiem laikus, mēs varam skatīties cēnu, mums patīk, nepatīk, tā tālāk. Ja? Bet pat to nav svarīgi. Ja? Teiksim, to mēs šobrīd nerunājam par trading. Ja? Un šīs monētas cena šobrīd ir 0,3627. Ja? Teiksim, šeit diezgan maziņa ir. Ja? 0,3627. Ja? Teiksim, šī monēta maksā mazāk kā $1. Ja? Un šeit es varu nopirkt, ja, teiksim, pirkt, pārdot, ja man ir, ja, pirkt, buy, sell, tik vienkārši, un es varu pirkt pa limita cenu vai pa market cenu. Es parādīšu, kā tas notiek. Es pirkšu market cenu, tā ir šī brīža cena. Jā, teiksim, tad man laikam rādīja, ja es pārdotu, man rāda, ka man ir 2,56 poli atlikumā, kaut kāds atlikums maziņš ir. Nu, es, piemēram, nopirkšu tagad, te kaut kur bija arī polus varēja, nu, labi, nav svarīgi. Es nopirkšu pa, nezinu, $15 pa 15 USDT šīs polu monētas, jā, teiksim.
jā, teiksim, man parāda, jā, teiksim, un es viņus vienkārši pēc kursa 0,3627, protams, tur aizies maza komisija, es vienkārši uzspiežu buy pol, tātad 41 poligonu monētu nopirkšu, man aiziet izlaiž zaļu notifikāciju, ka es esmu viņu nopircis. Jā, es paskatos pie saviem atlikumiem, ja teiksim, un kaut kādi, nu, tas jau ir dolāros ļoti maz, ja teiksim, nu, redziet, te ir 43, teiksim, šie poli, ja teiksim, atlikumā, ja. Tik vienkārši, ja. Ja es gribu tagad. Ja es tagad gribu ja, teiksim, nopirkt viņu lētāk, ja, tad ir fantastiski laba iespēja, kas visiem ir jāsaprot. Ja. Es uzspiežu nevis marketu, bet tā saucamo limitu cenu. Un devai, ok, viņš te bijis 35. Nu, ok. Davai, uzskatīsim, ka pa 35 nu, viņi nokritīs vēl. Jā, teiksim. Un šajā brīdī es teiksim, gribu nopirkt, nezinu, vēl tur nezinu, 30 polus, jā, piemēram. Vai, piemēram, gribu nopirkt nu, pēc USDT depozīta, nu, iztērēt, nezinu, 50% no visiem saviem dolāriem. Nu, to es negribu tik daudz, man nav mēģis. Nu, šeit es varu uzlikt dažādos veidos. Nu, ok, uzliksim, ka, piemēram, nopirkt, nezinu, 50 polu monētas. Ja? Tātad, ja cena nokritīs uz šejieni, uz tiem 35, tad sistēma automātiski nopirks. Respektīvi, ja man šodien bitkoins maksā, redzēju, šeit stāv tāds orderīts, un es viņu varu jebkurā brīdī atcelt. Tātad, ja es šodien gribu bitkoinu nopirkt nevis par 88,600, kā tas ir redzams, ka viņš tā maksā, bet gribu nopirkt par 80,000. Jā, es esmu saklausījies prognozes, ka viņš tagad nokritīsies līdz 80, tad ies augšā. Es varu uzlikt šo cenu, uzlikt summu, pa ko es gribu nopirkt, un mierīgi iet gulēt un nodarboties savām lietām. Ja, un sistēma pati nopirks šo monētu. Protams, pie nosacījuma, ja tā cena tur noies. Ja viņi tur neaizies tik zem, tad šis orderīts stāvēs, ja, un viņš vienkārši nebūs nopirkt. Ja. Tagad paskatāmies otru lietu pārdot. Jā, man ir 43 polmonētas, jā, teiksim, es viņus gribu pārdot. Jā, bet es gribu pārdot, nu, ok, viņi te nesen uzkāpa 40, cik tur. Nu, es te nerunāju par treniņu. Okay. Es viņu gribu pārdot, jā, teiksim, tad, kad cena uzkāps 0,45. Nu, man četrnieks neuzspēs 0,5. Tātad, nu, pa 50 centiem, jā, un, teiksim, es tagad ielieku, ok, 50% no šīm monētām. Un tieši tāpatās. Pārdot, jā, un redziet, man stāv orderis pārdot. Tad, ja cena uzkāps augšā, tad to daudzumu sistēma automātiski pārdos. Ja? Un tik viegli ir darboties ar biržu, ja teiksim, ar biržu, ja teiksim, uzlikt šos saucamos orderus, ja teiksim, ka viņi pati nopērk un pārdod. Ja? Un tas ir tiešām vienkārši. Ja? Tā kā šādā veidā. Un tagad vēl viena trešo lietu, ko es parādīšu, ja teiksim, biržā, nu, pieregistrējieties, ja teiksim, ar mūsu Bybit saiti, un šeit ir karte. Ja. Redziet, cik vienkārši uzspiediet uz kartes, Bybit karte. Jā, teiksim, Bybit karte, te ir redzamas manas kartes, viena tur bija virtuālā, kamēr nāca, jā, teiksim, nu, vienkārši pasūtiet, jā, teiksim, te kaut kur tā, šito laikam nevajadzēja spiest. Kaut ko es ne tev uzspiedu, gribēju te aizvērt, jā, teiksim, tā tad manage settings kaut kur te ir, kaut kur viņi te var pasūtīt. Kurš redz? Kāds varbūt pateiks priekšā. Man Kaut liekas, ja ir uzsūtīta, tad neredz. Tad neredz, jā. Nu, man neredz ārā. Man ir karte vienkārši. Nu, te jums liks ārā orderi, jā, teiksim, un vienkārši paņemsiet un pasūtīsiet karti, aizpildīsiet datus, tā kā jebkuru karti, nezinu, adresi ievedīsiet. Nu, tur gan būs. Lai karti pasūtītu, tad jums obligāti jāaiziet verifikācija. Baibits pat ļauj kaut kādas nelielas summas treidot, ieskaitīt, izskaitīt, pat tad, ja jūs tikai ar Gmail reģistrējaties, jā, teiksim, bet karti, lai pasūtītu, tad jūs to mierīgi, tad jums vajadzēs izdarīt, jā. Te jautā, kādas ir komisijas maksas Bybit kartē. Uh, nu, bankomatā būs tie 2%, tas būs visur. Tur nekur nebūs mazāk, ja teiksim, pērkot, ko es jau neesmu pētījis. Neesmu beigas sen pircis, ja teiksim, ja, bet ar karti, ja, jo
jo mēneša maksas nav točna. Pasūtīšanas maksa tur kaut kāda bija. Jā, teiksim, Raksta nav nekāda komisija. Nav. Nu, tā kursu, ja jūs tur uzliekat, teiksim, es vēl vienu lietu neparādīju, ja, teiksim, un to tās Rihards rādīs pa maciņiem, ja. Es vēl vienu lietu neparādīju, baibitā, ja. Ja, tātad jums ir šeit ir saucamais funding account, ja, teiksim, un tas ir kartes konts, es te pat naudu neturu, 64 centi, ja. Jo es nelietoju, pēdējā laikā netērēju kriptovalūtu, es vēl gaidu kāpumu, ja, teiksim. Es vairāk cenšos pirkt, nevis pārdot šobrīd, bet tajā brīdī, kad būs uzkāpus un bulrans un fiksēsim peļņu, ja, teiksim, tad tas būs daudz aktuālāk. Ja, teiksim, šobrīd ir laiks, kad jūs tās kartes varat sasūtīt, baibīt un gnosiskā, nu, divas varbūt, teiksim, tādas, kas būtu ērti, ja, un tad jau pēc tam lietosim, teiksim, tādā. Ja. Tā kā ar baibitu un arī visām citām biržām viss jau ir ļoti līdzīgi. Ja. Nu, baibit mēs vienkārši izmantojam, viņi ir tā kā salīdzinoši ērti, salīdzinoši varbūt maz jautājums uzdod par citām, ja, teiksim, biržām, un tāpēc viņi arī ļoti daudz rekomendē lietot, ja, tieši baibit, ja, no centralizētām. Ja. Es varbūt mazliet iejaukšos, gribēju pastarpināt par tiem fee maksām. Tad mēneša maksa kartē nav. Fee maksa, lai izņemtu skaidrā naudā līdz 100 eiro mēnesī, būs bez fee maksas, pēc tam ir 2% fee maksa, ja ņem skaidrā. Nu, jā, tā visur daudz maz tie 2% jārēķinās. Jā, bet nu, mēs jau, zinām, mēs te pretendējam uz lielām peļņām. Jā, es par to nedomāju. Jā, labi, tas bija par biržu maciņiem. Pavisam cits stāsts. Rihards parādīs, kā veidot maciņu, jā, teiksim, un nošēros ar tad ekrānu un parādīs visu to. Ja. Tev skaņa nav, Rihard. Tā, jā. Tātad, jā, kā Vilnis minēja iepriekš, tā kā decentralizēts maks, ko mēs iesakam un mēs šobrīd izmantojam un aktuālākais ir šis Rabīvale. Un es uzreiz atbildēšu, kāpēc. Tāpēc, ka vecākiem makiem ir daudz sarežģītāk pievienot šīs monētas, kuras redz ķēdes un tam līdzīgi. Un šajā Rabija valetā tādas lietas vairs nav jādara. Tas nozīmē, ka jauniem lietotājiem, kas ir pilnībā no nulles sāk, viņiem ir ļoti viegli pierast pie šiem makiem, jo tas nav tik sarežģīti. Bet jā, šobrīd parādīšu, kā to izdarīt. Tātad pirmais, mēs varam arī Google atrast, tātad mums vajag šo Rabiju valetu sameklēt un obligāti skatāmies. Pirmais, ko meklējot, skatāmies, lai nebūtu pirmais kaut kāds sponsored vai reklāma vai kas, jo tas bieži vien ir fake links, jeb šie kameri, krāpnieki. Tad skatāmies īstā mājaslapā ir rabī ar diviem B, y.io. Es domāju, Andrejs varbūt var iemest uzreiz mums iekšā čatiņā, bet jā, tas ir uzreiz jāsaprot, ka nedrīkst būt ne .com, ne .eu un ne .net un tādā garā. Tā kā rabī.io atvērsies šāds loks, šeit mēs redzam, kad ir tātad šī šī versija, kas ir uz internetu brauzera, tad ir uz desktop versijas un ir arī mobilā, kas ir šobrīd beta versijā. Šobrīd mēs rādīsim šo uz Google Chrome. Tā kā mēs spiežam download for Google Chrome, tātad pievienojam Chromei, kā jebkuru citu šo. Jā, tātad šeit augšā labajā stūrī mēs redzam, ka viņš lejuplādējas. Te var redzēt, tūlīt ieinstalēsies. Jā, tā tad mums parādīja, ka tātad tika ieinstalēts. Mēs varam uzreiz arī noņemt, bet to mēs, protams, nedarīsim. Tātad, jā, šeit mēs varam, tātad šeit ir tāds puzles gabaliņš, uzspiežam uz viņa, un šeit viņu var kā piepinot ar šo mazo podziņu. Tā kā šeit mums viņš rādās uzreiz, lai nav katru reizi jāiet meklēt. Tātad šeit uzspiežam, un, protams, mums šobrīd ir jauns maks jāizveido.
Bet, ja jums jau būs esošs, tas katru reizi nebūs, protams, jādara. Tikai būs jāieraksta šī parole. Bet jā, tātad spiežam next, get started. Un šeit mēs redzam, ir vairāki veidi, kā izveidot šo maku. Tātad mēs zinām, ka šeit mums šobrīd skatās vairāki, gan tie, kam jau ir kaut kādi maki, gan arī tiem, kuri tikko sāk. Tā kā šeit ir opcija tādiem, kam jau ir maki, pieņemsim MetaMasks, viņš var importēt šo maku šajā Rabija valetā, vai arī importēt šo private key vai seed frāzi no iepriekšējā maka šajā. Bet tā kā mēs veidosim pavisam jaunu maku, tad mēs izvēlēsimies create new seed phrase, tātad izveidot jaunu seed frāzi. Spiežam uz šejienes un tad izvēlēsimies paroli. Tad izvēlamies paroli, protams, neliekam visur vienādas paroles un tādas, lai arī nav pārāk viegli kā Jānis 123 vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā jā. Spiežam tātad, ka esam izlasījuši noteikumus, noteikti izlasam, kas vēlas, un spiežam next. Tad šeit mums brīdina par to, kad tātad būs parādīti šie 12 vārdi, un šeit brīdina, ja šos vārdus pazaudēs, tad, pa lielam, pie šī maka piekļuve vairs nebūs. Otrs ir tas, ja šos vārdus kāds cits, tā kā, nezinu, nozags, paņems, nofotografēs no jums, viņiem ir pieeja pie šī maka, un jebkurā brīdī, jebkurā laikā var ieiet no jebkuras citas ierīces un visus aktīvus pārsūtīt uz savu kontu vai visu. Tā kā obligāti šo nevienam nerādam, neturam šos vārdus uz datora vai telefona. Tātad reku vēl viens sarkans brīdinājums, un, protams, šeit es tagad parādu, bet, jo mums šis maks tiks dzēsts, bet tā kā, jā, šobrīd, lai jūs redzat, tātad ir šie 12 vārdi, šobrīd es vienkārši viņus nofotografēšu. Un, kad esam pierakstījuši uz lapiņas drošā vietā, vismaz 2 eksemplāros es iesaku, tad mēs spiežam, kad esam saglabājuši. Un tagad mums atverās tādas traki cipari, un tās visas ir maciņa adreses, uz kuru Vilnis, pieņemsim, mums pēc tam sūtīs šos aktīvus, vai respektīvi jūs no biržas pārsūtīt uz savu decentralizētu maku. Un kāpēc mums ir viņas tik daudz? Mums ir atļauja, tātad kopā ir 50 adreses, mēs varam izvēlēties, cik adresēm kopā mēs strādāsim. Es dēļ parādīšanas ieķiksēšu 3, bet, ja jūs domājat, ka jums būs pietiks ar vienu, tad pilnībā mierīgi to var ieķiksēt tikai vienu. Šeit mēs, protams, varam nosaukt tur mans galvenais maks, tad ir, pieņemsim, trading maks, un trešais ir priekš, nezinu, meme coiniem. Un tad mēs spiežam done, jeb pabeigt. Jā, tātad mums uzreiz izmet ārā, un tas nozīmē, ka mēs to esam pabeiguši, un šeit augšā labajā stūrī spiežam vēlreiz, un šeit jau varam redzēt, ka maks ir izveidots un tik vienkārši un tik ātri. Tā kā, jā, par funkcijām, kas šeit ir, tātad šeit mēs varam šos tokenus, kā Vilnis parādīja, pieņemsim šo USDT swapot, jeb iemainīt par citu tokenu, tad šeit arī to var izdarīt ar šādu swap funkciju. Pieņemsim, spiedīsim šeit, un tad, pieņemsim, varam izvēlēties kaut kādu tokenu, Ethereum pārlikt uz jebkuru citu tokenu pieejamu. Un, protams, te ir daudz dažādu ķēdes, par to mēs stāstīsim gan jau citā nodarbībā, bet jā. Un jā, kas mums šobrīd būtu svarīgākais, kas jāzina, tātad šeit mums pašā augšā mēs spiežam uz šī maciņa, un var redzēt tātad mūsu 3 izveidotie maciņi. Un tātad es iešu uz savu galveno maku, jo es vēlos, pieņemsim, šajā brīdī, lai Vilnis vai, pieņemsim, es no savas biržas aizsūtītu
naudu uz šo maciņu. Kā es to varu izdarīt? Tātad Vilnis parādīja, kā var ieskaitīt no jūsu bankas kartes uz biržu, un tagad parādīsim, kā no biržas uz šo maciņu. Tātad es spiežu uz savu galveno maku, tad izvēlamies, kuru maku jūs gribat, un rekur augšā blakus šai adresei, tātad šī trakais Mikslis 0xA195, tā ir maka adrese. To droši var rādīt citam, ja kādam šī informācija ir pieejama, viņš nevar ieiet makā, ja zina šo adresi. Un šeit blakus mēs spiežam šos divus četstūrīšus, kas ir kopēji. Un reku var redzēt, kad nokopējās šī adrese. Un ko es daru? Es tagad Vilnimam privāti vai čatiņā ieliku šo adresi. Kā man gudrāk darīt? Tev ir, Es domāju, ka var likt te pat čatā, jā. Nu. jā, nu tā, lai visi redz. Tātad es šo adresi ielikšu čatiņā, un Vilnis uz šo adresi man sūtīs šajā gadījumā šos polu tokenus, ko tikko iegādājos. Jā, patiesībā es šajā gadījumā sūtīšu polu tokenus, bet es sūtīšu tā, tagad man redz man šēru, ja? Bet es viņus sūtīšu no citas biržas, es sūtīšu no Binances, ja, lai būtu bišķiņ daudzveidība, ja? Būtu bišķiņ daudzveidība, ja, teiksim, es sūtīšu no Binances, ja, teiksim, un man šeit, ja nemaldos, polu tokeni nemaz nav, ja, teiksim. Varbūt tu vari no Binances atsūtīt vienu USDT un no Bybita Man polu. Bybitā ir uzlikts viens ierobežojums. Okay. Es nevarēšu, ja, teiksim. Un te man polu tokenu nav šobrīd, ja, teiksim, bet es nevaru jaunam, man ir uzlikts, es viņas uzlicis, ka man ir, nu, tas ir cits stāsts citam kursam, ja. Ja, teiksim, šajā gadījumā es nopirkšu, šeit ir ļoti līdzīgi, Bybitā bija labajā pusē, Binancē šeit apakšā, limit market, ja, teiksim, šajā gadījumā es pirkšu nevis no USDT, bet no USDC, ja, teiksim, ja, nevis pārdošu, bet pirkšu, ja, teiksim, nezinu, tur nav pišķiņi, nav svarīgi. Par kaut kādus $38 nopirku polu tokenus. Ja? Tāpat es zinu, ka viņš tur agrāk vai vēlāk ies augšā, ja teiksim tā tālāk. Ja? Šeit manā spot maciņā ir dažādi šie tokeni, ja teiksim, dažādi šo tokeni, un es šajā brīdī, tas ir visur vienādi, ja teiksim, ir redzēt pol 104, ja teiksim, un te ir. Nu, šajā gadījumā šeit ir 3 svītriņas, un withdraw Bybitā bija savādāks. Ir parādījuši pēc tam withdraw. Withdraw tas nozīmē skaitīt prom. Depozītas skaitīt iekšā. Es sūtu withdraw. Jā, teiksim, tagad ieeju šajā čatiņā, ko Rihards atsūtīja šeit. Jā, teiksim, viņš ielika šo maciņu, kurš sākās ar 0xA un beidzās ar 069. Jā, teiksim, es viņu te nokopēju. Ja, un ielieku šeit iekšā adresi, uz kurien es skaitīšu. Un izvēlos tīklu. Ja, es varu aizsūtīt viņu Ethereum tīklā, bet no šajā gadījumā es skaitīšu Matika jeb Polygon tīklā, ja, bijušajā Matika tīklā. Ja. Tātad ir ļoti svarīgi ielikt šo adresi, ja, šo tīklu, jo, ja tas tīkls tiek uztaisīts nepareizi, ja teiksim, tad viņi var aiziet kaut kur netur. Redzēt, minimums 20 polu monētas, ja nemaz nevar aizskaitīt vienu. Jā, šeit biržā mēdz būt šīs ierobežojumi, ja teiksim, un tā tālāk. Ja. Šajā gadījumā es aizskaitīšu 20 Rihardam, ja. Ir šīs adresē, es vienkārši sūtu withdraw. Rihards man pēc tam atsaitīs tur bišķiņā atpakaļ, mēs redzēsim starpību. Un redziet, man prasa divas drošības autentifikātori Google, ja, birža. Ja, teiksim, tas, protams, ir labi. Ja, teiksim, tad nevar kurš kāds pieskriet pie manas biržas, ja, teiksim, un aizsūtīt monētas. Ja, teiksim, es lieku šo autentifikātoru kodu, ja, ievadu iekšā, un vēl e-pastu man prasa. Ja, teiksim, šeit man ir atsevišķi Gmails priekš šitiem mērķiem, ja, teiksim, reku viņš ir tikko atsūtījis uzreiz kodu, es viņu momentāli tepat nokopēju, ja, teiksim, un ievadu šeit iekšā, ja, un apstiprinu.
Jā, teiksim, līdzīgi ir, nu, man rāda, ka tagad viņš ir gaidīšanas režīmā, jā, teiksim, es domāju, ka Rihards var uzreiz nošērot, apstīsimies, cik ātri ienāks. Jā, ko mēs varam darīt. Un, Es tikko aizskaitīju, jā, teiksim, nu, vēl nav. Jā, ir bišķiņi, jā, šajā gadījumā no birža mazliet paskatās, viņi uzreiz neskaita. Ja mēs būtu skaitījuši no maku uz maku, tas jau būtu atnācis. Jā. Viņš jā, būtu, 2 sekundes. viņš būtu 2 sekundēs atnācis. Ja birža tomēr mazliet, nu, vai pastīsimies, kur mēs te skaitam. Jā, teiksim, tur paiesim cauri, jā, teiksim, bet, nu, Jā, kur. un varbūt kamēr sūtās, parādīšu vēl vienu veidu, kā saņemt šo adresi, ja likās varbūt sarežģīti. Tātad šeit ir funkcija receive, ja Jā. to latvijas tas būtu saņem, tātad spiežam saņem, tātad šeit uzreiz rāda visas blokķēdes, par ko runāja Vilnis. Tā kā mēs šodien demonstrēsim tieši ar poligonu blokķēdi, tad es atradīšu šo poligonu blokķēdi. Un reku uzreiz arī gan QR kods, ja jums, pieņemsim, no telefona ir ērtāk sūtīt šo naudu, ir iespēja tāda. Un reku ir tas pats maciņš, ko es arī sūtīju, kuru var nokopēt šeit, vai vienkārši uzklikšķināt, viņš nokopēs. Tā kā ideja tā pati. Un ja es Vilnim, pieņemsim, gribētu, jā, un reku ir ienācis. Nu, ko, Rihard, tu parādīsi tagad, kā samainīt uz USD tēmas gabaliņu un vēl kā samainīt uz Daiteks, ja? Jā, tieši tā. Un kā es iešu? Tātad mums ir šī, par ko Vilnis minēja, šī Daiteks mājaslapa, šis projekts, un tad es ņemšu viņu kā paraugu. Tātad ir daitextoken.com, un viņā ļoti ērti var augšā šeit uzspiest buy Daiteks, respektīvi pirkt Daiteks. Un spiežot šeit, viņš uzreiz automātiski mani aizvedīs līdz vietai, kur to iegādāties, un es apstiprinu to, ka es saprotu, ka kripto nekas nav garantija un tādā garā. Tad atver mani šajā QuickSwap Exchange biržā, un augšā labajā stūrī var redzēt, ir šeit Connect Wallet. Tas nozīmē pievienot maciņu. Tātad mēs spiežam Connect Wallet, un šeit ir vairākas opcijas, kā mēs minējām. Reku var rakstīt vairāk kā 450 maki ir, bet mēs šobrīd izvēlamies šo rabī. Viņš uzreiz rāda, ka viņš mums jau ir instalēts. Tad spiežam uz šo rabī. Tagad ir jāparādās labajā pusē. Jā. Tad izlaiž šāds lodziņš. Viņš jums parāda, kur jūs tā kā vienojat šo maku. Tā kā atgādināšu, vienmēr dubulti pārbaudam, kur mēs vienojamies. Spiežu connect. Un jau rekur augšā labajā stūrī, kur iepriekš rādīja Connect Wallet, rādās jau mans maciņš. Tas nozīmē, ka es esmu pievienojies. Ko mēs šeit redzam blakus maciņam, ir Ethereum. Tas nozīmē, ka šobrīd esam uz Ethereum ķēdes. Ja mēs uzspiežam, tad šeit varam izvēlēties kādu ķēdi, ko piedāvā šī birža. Es nezinu, jā. Tad pirmā tā ir Polygon, kur mēs izvēlēsimies. Tur rādas network switch to Polygon, respektīvi nomainīts uz Polygon. Tad mēs spiežam augšā swap, respektīvi mainīt šos tokenus, un reku man rāda, ka mans balans ir 19,9 šie pol tokeni, ko Vilnis tikko mums atsūtīja. Šeit var arī uzspiest uz šiem pol tokeniem, un, pieņemsim, ja jums ir jebkāda cita valūta, jūs viņu varat izvēlēties. Šajā gadījumā šobrīd ir tikai pol tokens, tad es spiežu uz viņa, un es vēlos šajā brīdī iegādāties, pieņemsim, vienu USDT. Nu, kā es to varu izdarīt? Vai piesim, nezinu, 0,1. Nav obligāti jānopērk pilns, kā mēs iepriekš minējām, un reku man uzreiz parāda, ka 0,1 USDT man izmaksās 0,27 poligonu tokenus. Reku raksta, kad komisija ir 0,37%. Mēs spiežam swap, respektīvi mainam šos tokenus, un confirm swap, tas nozīmē apstiprinam šo maiņu.
Tātad mēs uz blokķēdes samainamies ar kādu citu. Un spiežam sign, kas ir parakstīt. Tad mums rāda šeit, ka komisija ir 0,002 centi. Katrai no šīm blokķēdēm šī komisija ir savādāka. Uz poligonu ķēdes, kur atrodas Viļņa projekts, tā ir ļoti, ļoti lēta, un tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc Vilnis izvēlējās šo ķēdi. Un mums uzreiz parāda, ka transakcija ir izpildīta. Un mēs spiežam close. Ko mēs tagad varam redzēt? Tad, ja mēs spiežam vēlreiz uz šo polu, teorētiski mums būtu jārādās uzreiz, ka mums ir USDT. Viņa Quicksoft brīžiem ir bišķiņ lēns, jā, teiksim. Tas tā. Jā, mēs varam vienīgi ieiet, varbūt rabī mums Jā, uzreiz labi, jā. Jā. Un šeit varam redzēt, ka mums iekšā ir 0,1 USDT, ko mēs tikko iegādājāmies vai samainījām. Un kā es tikko atvēru to, tad mēs vienkārši šeit varam uzspiest uz šī, jebkurš šeit uz šī lodziņa, un atverās un parādās visi aktīvi, kas man atrodas uz šī maka. Jā, un tagad es nodemonstrēšu, kā mēs varam iegādāties tokenus, kas ir nedaudz sarežģītāk iegādāti, jo, kāpēc sarežģītāk? Tāpēc, ka ne visi būs šajā sarakstā. Šajā sarakstā ir lielākie projekti, un kā Vilnis minēja, tie, kas samaksāja par to. Tā kā, jā, parādīšu to, kā to izdarīt. Tad ir šī vēlreiz šī saite, un rekur augšā ir vievu kontrakts, jeb parādīt šo līgumu. Tātad šeit atverās šis DAITEX tokens, un šeit mēs redzam līguma adresi. Un šeit es varu kopiju adresi. Un tad es eju atpakaļ uz šo quickswapu, kur mēs bijām iepriekš. Un tātad es šobrīd šos pol tokenus vēlos samainīt pret šiem DAITEXiem. Kā es to varu izdarīt? Tātad augšā pol, apakšā šo USDT es vēlos samainīt. Bet ko es te rakstu? Es nevaru ierakstīt DAITEX. Jo, redziet, viņš man neatrod. Ko es daru? Es ielīmēju šo adresi, ko es tikko nokopēju. Kā es to varu izdarīt vēlreiz ar pelīti, varbūt labais klikšķis un paste. Vai ja jums būs latviski, tad ielīmē. Un šeit var redzēt, ka parādās šis DAITEX. Tad varam spiest uz šā DAITEX. Viņš brīdina par to, kad to mēs apstiprinam. Ieķeksējot, es sapratu un spiežam continue. Un tagad jau varam redzēt, ka apakšā ir DAITEX. Un es, pieņemsim, gribētu nopirkt 100 DAITEXus, tad viņš uzreiz man parāda, cik tas man izmaksās. Bet es arī varu izdarīt tā, ka es augšā, pieņemsim, izvēlos pat cik poligoniem es vēlos samainīt. Pieņemsim, par vienu poligonu samainu un nopērku šo DAITEX. Es spiežu swap, jeb mainam, apstiprinu šo maiņu un atkal izlec lodziņš pa labi, pārbaudam visu informāciju, tātad tiek mainīts 1 pret 174 un parakstam, jeb sign, un tad confirm. Un transakcija ir pabeigta. Tik vienkārši, un mums ir šie DAITEXi. Tā kā, jā. Un pieņemsim, Vilnim es vēlos šos atlikušos poligonu nosūtīt atpakaļ, kā mēs to varam izdarīt. Mēs spiežam šeit uz rabī maciņu, un tagad nevis receive, jeb saņemt, bet send, sūtīt prom. Mēs spiedīsim send, mēs izvēlēsimies šo ķēdi, viļņa adresi iekopēsim, izvēlēsimies daudzumu, piemēram, šeit varam spiest tur maks un sūtīsim. Tas ir tā, kā mēs to izdarīsim. Mēs to vilni demonstrējam vai iesim tālāk, jo ir jau
Es Tas domāju, ka varbūt. nedemonstrēsim. Tas pats vienīgais, tas, ko es varu piekomentēt, ja tā, kad Rihards sūtīs atpakaļ to naudu, viņam neprasīs ne autentifikatori, ne e-pasta parālu, neko neprasīs. Vienkārši tieši tāpat būs jāapstiprina, tikai jāparaksta. Ja? Un tā starpība ir tāda, ka centralizētajā biržā jūs reģistrēties savu e-pasta paroli, jūs esat verificēts, zināt, kā jūs sauc. Maciņā jūs decentralizētajā biržā jūs pieregistrēties ar maciņu. Un neviens nezina, kā jūs sauc. Ja, teiksim, jūtiet to starpību. Ja? Jā, teiksim, tajā brīdī, ja jums ir šādā ādas maciņā skaidra nauda, ja, vai kabatā, nu, nu, tā ir jūsu kabatā vienkārši, nevis bankā, ja, teiksim, tādā veidā. Nu, lūk, tā kā tik vienkārši ir pārskaitīt, ja, teiksim, nopirkt, pārskaitīt, ja, protams, tur savus uzmanīgi jāskatās, lai tā adrese tiek nokopēta pilnībā, bet, nu, ar tiem diviem četstūrīšiem, un jo sevišķi ar QR kodu, nu, diezgan droši, nu, tur, nu, ir QR kods pilnīgi droši. Jā, bet kādreiz jau es kopēju adresi vienkārši iezīmējot, un tad ar pēli vai tad ir ļoti uzmanīgi jānokopē pilnā garumā, jo jūs gadījumā nenokopēsiet vienu burtiņu vai cipariņu priekšā vai beigās un aizsūtīsiet, tad tā nauda būs pazudusi uz visiem laikiem. Neviens viņu nevarēs atgriezt. Ja? Tas tāpat kā iemest banknoti ugunskurā, ja? Teiksim, precīzi tieši tāpatās. Ja? Jā, un es varbūt ātri vēl sekundi parādīšu. Tātad mēs šo darbu pabeidzām. Ko mēs darām, ir ļoti svarīgi. Šeit augšā labajā stūrī mēs spiežam un šeit disconnect, jeb atvienojamies no šīs saites, lai mēs nebūtu šai saitei pievienojušies vairāk. Tā kā ļoti svarīgi par to vēl ir izdarīt. Un te bija jautājums, vai var pat taisno uz rabīju maciņu. Cik man zināms, pagaidām, diemžēl, vēl nē. Es zinu, to var izdarīt metamaskā. Ja kāds grib metamas, tā kā arī to var izdarīt. Jā, ok. Mums ir vēl drusciņi palicis, daudz nav vairāk, ja teiksim, tā kā turpināsim. Tad vēl mazliet informācija. Ja? Tā tad, nu, liekas, zin kā, jāskatās tur grafiki, kodi, tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, viss kaut kas, ja, bet ir jau arī drusciņi vairāk izklaidējošas lietas, ja, teiksim, ja, un kripto nozarē ir arī dažādas fanīgas lietas, kā NFT tokeni, kā spēlītas visādas, un tā tālāk, metaverse, memcoin, Rihard, varbūt tad arī tu par šito pastāst mazliet par šo slaidu. Skaņa. Jā, tādā ātrumā jau mums īsti nav. Tātad šis NFT ir, jā, par ko Vilnis minēja. Tad ir vairākas šīs NFT kolekcijas, kas piedāvā visu kaut kādus labumus. Tās nav tikai bildītas, kā varbūt cilvēki domā. Uh, Tad ir šis play to earn, jeb spēlē un pelni, ka tu vari nopirkt šos NFT-us, izmantot viņus spēlītēs. Ja tu pieņemsim kaut ko uzvari vai izpildi tur kaut kādus uzdevumus, to arī saņem kaut kādu viņu naudiņu, tad ir šis move to earn aplikācijas, kur tu vari staigāt un krāt šos tokenus. Es zinu, arī Vilnis to dara, varbūt Vilnis pats arī var padalīties. Nu es tur mazāk skatos tiem tokeniem, par cik viņi nav tik ļoti vērtīgi, bet vismaz soļus es skaitu ar šito te svītkoinu, kas ir apakšā ar to aplikāciju. Es katru dienu skatos soļus, jo es daudz staigāju. Jā, un tas ir ļoti Krājās arī maz naudiņa, ja? Būs kaut kad beidzot jāizņem. Jā, tas ir ļoti foršs veids, kā varbūt motivēt sevi un padarīt to interesantāku. Tas nenozīmē, ka. Jā, var staigāt un pelnīt tokenus. Jā. Tieši tā. Tādas ir. Nu, protams, ka tur liela nauda, ceļš, ja tas nav hype kaut kāds, tad, kad tas nāca kā hype iekšā, tad tur varēja arī vienu īsu brīdi labi nopelnīt. Bet nu, tagad tur tā, jā, tas nav būtiskākais. Veselība ir būtiskāka staigājot. Jā, tad ir šis metavers, kas bija iepriekšējā ciklā ļoti lielā topā. Tas ir ar šīm virtuālajām brillēm, šajā virtuālajā realitātē un tādā garā. Un tad ir, es arī atļāvos ielikt pie izklaides šie mīnkoini. Mēs laikam nestāstījām vēl, bet tie ir kā jau Vilnis minēja, bija brīdis, kad vienkārši katru dienu iznāca 60,000 jaunas monētas, un ļoti daudzi cilvēki labi nopelnīja ar to. Un tad šeit varēja ķert šos mīmkoinus, un mīmkoini ir vienkārši projekti bez nekāda
nezinu, pielietojamības, vienkārši for fun, tā kā prieka pēc, un tā kā, jā, tos mēs saucam par mīmkoiniem. Super, labi, vēl mazliet, un tad mēs tiksim pie jautājumiem. Ja, teiksim, tad mazi daži ieteikumi kripto drošībai. Ja. Mēs zinām, ka viss kaut kas var notikt. Ja, tad glabājiet šos seed frāzes, ko Rihards rādīja. Drošā vietā nesūtiet viņus par WhatsApp, Telegramiem tā tālāk. Ja, vislabāk ir pierakstīt uz papīra, labā rokrakstā, ja, teiksim, lai ja, nu, gadījumā kaut kas notiek telefonam vai datoram, lai māku var atjaunot. Ja? Ja jums ir liela kripto līdzekļi, veidojiet dažādos browseros, dažādus makus, glabājiet vienu daļu, otrā citu un tā tālāk. Tas tāpat kā nopirkt dažādus parastus maciņus, kur glabā skaidro naudu un salikt dažādās atvilknēs vai dažādos skapjos. Ja, teiksim. Lietojiet ierīces, kas ir pietiekami jaunas, ja, teiksim, ja iespējams, ja, un vienmēr atjauniet programmas, ja šad tad viņas atrod kaut kādas kļūdas, ja, un pateicoties tam mēdz būt, ka arī krāpnieki tiek klāti, ja, teiksim, tā kā vienmēr atjauniet, ja, teiksim, lietojot biržas un dažādas šīs platformas, nu, nelietojiet visur vienu to pašu paroli, jo tad arī, nu, kādreiz mēdz datoros ielausties krāpnieki, ja, un jums viņus tur, kā lai saka, iztīrīt, ja, teiksim, tā kā tas ir ļoti būtiski, ja. Tagad, par cik tagad nāk būrans un kripto nozara ļoti aktivizējās, ja, teiksim, esiet gatavi uz to, ka jums ļoti bieži kāds rakstīs, piedāvās, ja sevišķi būsiet telegramā kaut kādās kripto grupās, ja, jums piedāvās visu kaut ko, visu kaut ko, visu kaut ko. Jā, teiksim, neraksta normāli. Neviens godīgs cilvēks kamerā tikai raksta. Ja jums raksta arī sociālos tīklos, ja teiksim, piemēram, TikTokā kāds kripto plikpaudžs, kas ir nokopējis manu, vai Tomas Kralovs, kas ir Tomas nokopējis, ja, neteiksim, ziniet, ka tie ir tikai vienīgs kamera, ja, teiksim, ja. Nelietojiet publiskos Wi-Fi, ja jums ir daudz liela līdzekļi, sevišķi kripto makos, jo tur arī var māku iztīrīt, ja, stacijās, lidostās un tam līdzīgi viesnīcās, ja. Neapmeklējiet dažādas aizdomīgas saites, jā, tie tiešām tiek domāti porno saiti un tam līdzīgi arī spēļu dažādas saiti. Ja. Diemžēl ir tā, ka, ja jūs darbojaties nopietni datora kriptovalūtām un iedodat maziem bērniem dators, viņi visādos spēlīties salien, un tur arī, diemžēl, ir diezgan daudz tādi nepārāk drošas platformas saiti, ja, teiksim, un, nu, tā kā tur jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja. Nu, lūk, ko es vēl šodien gribu pateikt? Mēs, protams, kad esam priecīgi, ka jūs esat šeit ļoti daudz šodien. Bet mēs gribam piedāvāt jums vēl papildus iespējas bez tā, ko mēs darām. Ja? Un jau nākamajā ceturtdienā mēs ar Rihardu un mums noteikti vienā nodarbībā arī pieslēgsies vēl kolēģi klāt. Ja? Tad piedāvājam ikvienam, kas vēlās jau mazliet dziļāk saprast par kriptovalūtām, jau tādu padziļinātāko kursu iesācējiem. kas, kuru mēs veidīsim četrās nodarbībās, ja, teiksim, un šī kursa cena būs četras nodarbības ar atsevišķu telegramu grupu, kurā tiek uzdots slēgto jautājumu, kur ieraksti ir tikai jums, ja, teiksim, kur tiek sadalīts jau tēmām sīkāk. Ja, un šis kurs maksās 150 eiro, bet tiem cilvēkiem, kas ir mūsu kripto private grupiņā, ja, teiksim, kripto private grupiņā, un Rihards pēc brītiņa parādīs, kas ir šajā private grupā atrodams, ja, teiksim, tur ir tiešām ievērojami vērtīgāku informāciju par dažādām lietām. Šī cena būs tikai 120 eiro. Ja. Rihard, varbūt tu uzreiz parādi, ja, tagad. Jā, tūlīt arī parādu. Un, jā, es vēlos arī piebilst, ka jā, kad nevar izstāstīt to vienā lekcijā, un tā kā tiešām tam vajag daudz vairāk laika, ja jūs gribat nopietnāk tam pievērsties. Bet jā, mums šeit ir privātā grupa, kurā jau esam vairāk kā 100 cilvēki, un patiesībā nesam tikai nu, tā salīdzinoši nesen sākām. Un jā, galvenā, kas manuprāt ir priekšrocība šai grupai, ka jūs atrodat līdzīgi domājošus cilvēkus, nopietni domājošus šajā nozarē, kad nav vienkārši pievienojušies intereses pēc, bet arī tiešām vēlas darboties un jau darbojas, kas dalās pieredzē, atrast jaunus draugus.
Tas tāds galvenais. Bet, ja skatāmies no cik laba informācija, tad mums ir sadaļas, tad ir generāli, kur mēs vienkārši vispārīgas tēmas aprunājam. Tad ir šīs top spēles, kas visiem interesē un kur mums Andrejs ļoti aktīvi liek iekšā un atbild uz šiem jautājumiem. Tad ir airdropi, kur Vilnis sākumā minēja, ka patiesībā var sākt pilnīgi ar nulli, un tas ir iespējams pa lielam tikai ar airdropiem, un to mums ļoti spēcīgi dara Artūrs, un viņš ļoti, ļoti labu informāciju. Es šaubos Latvijā, vai kāds pa airdropiem tik nopietnu informāciju kaut kur liek, vismaz man zināms nav. Tā kā lielas iespējas arī tajā sfērā, tad ir DeFi, kur mēs varam likt savu naudu kaut kur darboties. Tad ir šie token sale, jeb izpārdošanas, noderīgi linki. Un tad ir sadaļa, ko es vadu vairāk, šī tokena analīze un treidings, kuras dalos, pieņemsim, arī pēdējais kritiens, ko mēs jau paredzējām jau šodien no rīta. Šeit arī mēs to varējām redzēt, ka mēs salīdzinām, šeit bija tāds patterns. Nu, un šāda informācija, ja interesē, kur varētu, piemēram, cena nokrist un tādā garā, un ko mēs pērkam, ko pārdodam, portfeļi, kādi mums ir, ko mēs veidojam, un visāda veida informācija un uz visiem jautājumiem atbildam. Nu, tur nevar stāstīt, es varētu stāstīt visu dienu, kas mums tur ir, bet īsumā, un tas viss ir tikai pagaidām pa 30 eiro mēnesī, bet tas ir pagaidām, tāpēc, ka mēs esam nolēmuši, ka tā simboliskā cena kaut kad būs jāpaceļ, un tas būs tad, kad sasniegsim noteiktu skaitu. Un ko es vēl pēdējo vēlos pieminēt par šo grupu, ir tas, ka nu, mēs esam nolēmuši, ka mēs vēlamies to uztaisīt tā pavisam limitēti, un pavisam drīz mēs tā kā vēlamies kaut kādu cilvēku maksimumu sasniegt, kur mēs tālāk nemaz neļausim pievienoties šai grupai. Tā kā, jā, noteikti tie, kas vēlas, var pievienoties. Un ir divi veidi. Ja jūs esat pilnīgi jauni, var maksāt ar karti, kā parasti par telefonu, televīziju, vienalga. Vai arī tie, kas jau ir vairāk, var maksāt ar kripto. Tā kā, jā, tas ir īsumā par mūsu privāto grupu. Paldies, Rihard. Paldies, Rihard. Jā, un sanāk tā, ka, ja jūs pieslēdzaties privātu grupai par 30 eiro, un pat ja jums nepatiks, iziesiet ārā, tad pieslēdzoties. Principā šī privātā grupa sanāk viens mēnesis bonusā, ja, teiksim, tad jums tā šodien būs 120. Ja. Sāksim šo kursu mēs jau pēc nedēļas, tad 21. novembrī. Pirmais kurs būs par kripto drošību, pirmā nodarbība, kriptovalūtu daudzveidība, kā viņas tur salīdzināt, atrast daudz detalizētāk, jā, par nodokļiem kripto nozarē, kā ir svarīga tēma. Jā. Otrajā jau būs detalizētāk par portfeļu veidošanu, par dažādām citām iespējām. Jā, teiksim, iesim vēl detalizētāk par šitiem swapošanām, bridžošanām un dažādiem tokeniem, kā viņas tur labāk darboties, pirkt, pārdot un tā tālāk. Ja. Trešajā nodarbībā būs par trading, to galvenokārt vadīs Rihards, ja, teiksim, par tirgus psiholoģiju, arī par tokenomiku, nu, varbūt tokenomiku pārcelsim pie kādas otrās, ja teiksim. Un ceturtā nodarbība mums būs par NFT, par memcoiniem, kā ķert tos jaunos tokenus, kur var lielos X noķert, kā airdropiem, retrodropiem. Tur noteikti Artūrs pieslēgsies, ja teiksim, klāt, tā kā mēs šādu teiksim, 4 nodarbību sarakstu ar atsevišķu privātu Telegram grupu. Jā, teiksim, tā tad samaksāt var gan ar bankas pārskaitījumu, gan ar kriptovalūtu. Maciņš būs mūsu postā rītdien iekšā, jā, teiksim. Un, kas ir vēl svarīgi, ik viens šīs grupas cilvēks varēs mazajā chatiņā, kamēr notiks kurs, uzdot jautājumus, saņemt personīgas atbildes, jā, būs ieraksti jums tikai pieejami, un vēl individuāla konsultācija 30 minūšu, jā, teiksim, jā, nu, pēc izvēles, vai Rihardu, vai mani, vai ar Artūru, jā, teiksim, vai ar Andreju. Ja, teiksim, tas jau būs pēc jūsu izvēles, ar ko viņi taisīt. Tas arī būs iekļauts šī kursa cenā. Tā kā esat laipni aicināti pievienoties, ja pēc nedēļas mēs būsim gatavi to darboties. Mūsu visos kalēros rīt no rīta jau būs informācija par šito. Ja. Tā tad, nu, vēl tikai pēdējais, pirms mēs sākam tiešām uzdot jautājumus, arī ieslēdzot mikrofonus. To mēs vairs gan neliksim ierakstā. Ja, tad sekojiet mums. Mūsu kanāls, jā, teiksim, mūsu telegramā, mūsu YouTube, mūsu TikToks,
Facebookā vēl ir vecais nosaukums, man neizdevās nomainīt, jā, teiksim, un mums arī, Linktree ir, kur ir visas mūsu saites, visiem mūsu iespējamiem kanāliem, jā, tā kā piesakojiet, lai vienmēr būtu informācijas apritē, jā, teiksim, un, protams, kad ir iespēja arī pie mums nākt uz privātām konsultācijām, jā. Tā tad es teiktu tā, ka ar šito mēs beigsim ierakstu, ja, un tagad, tagad es izslēgšu tieši ierakstu, lai tas ieraksts jau būs pusotru stundu, bišķi vairāk, gandrīz stundu 40, ja, teiksim, un tad mēs sāksim uzdot jautājumus arī balsī varēs, ja, tik ilgi, cik